Labdien! Esiet sveicināti Latvijas Brīvo arotbiedrību savienības kārtējā bezmaksas webinārā arotbiedrības biedriem, un šodien tas tiks veltīts tēmai par darbinieku pārobežu norīkošanu. Esmu Latvijas Brīvo arotbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece Gita Oškāja un būšu šīs dienas webināra moderātore. Šodien mūsu lektore ir mūsu kolēģe Nataļa Preise, kas ir Eiropas Savienības normatīvu aktu un politikas dokumentu eksperte. Šodien webināra laikā Nataļa pievērsīsies tādiem jautājumiem kā pušu pienākumi un tiesības norīkošanas laikā, norīkošanas nošķiršana no tāda parasta komandējuma, par komandējumu izdevumu atlīdzināšanu norīkošanas laikā un par norīkošanu, kuru veids pagaidu darba aģentūra. Un, protams, to, kas vispār ir šīs aģentūras un daudziem citiem jautājumiem. Jūs droši varat uzdot savus jautājumus gan pēc webināra, gan arī rakstot tos čatā vai sūtot man personīgi, kurus es arī uzdošu Nataļai. Atgādinu, ka webinārs tiek ierakstīts un ieraksts pēc webināra tiks izsūtīts visām mūsu dalību organizācijām, ārotbiedrībām. Un tagad dodu vārdu kolēģei Nataļai Preisai, lūdzu. Sveiciens, kolēģi! Paldies, Gita, par lielisku tādu prezentāciju. Varu tikai piebilst, ka ar darbinieku pārobežu mobilitāti un īpaši darbinieku norīkošanu strādāju laikam vairāk nekā 13 gadus Elbas. Tā kaut kā iegrozījies dzīve un personīga interese vēl no universitātes, ka man ļoti aizrauja šīs temats. Un mums arī mūsu dalību organizācijām bija daudz jautājumu, par ko jums liels paldies. Un arī paldies, ka šodien būs šie jautājumi, jo tie tikai palīdz mums labāk izprast un meklēt atbildes. Un tieši tāpēc šodien ir iespēja dalīties mūsu ekspertīzē par šo jautājumu. Un šajā webinārā, kā Gita arī minēja, mēs paskatīsimies uz to, kas tad ir šī darbinieku norīkošana, lai visi arī saprot, ka ir pareizajā webinārā par pareizo tematu. Paskatīsimies uz to, kāda ir darba devēja pienākumi un attiecīgi kādas ir darbinieku tiesības norīkošanas laikā, un arī būs iespēja atbildēt uz kaut kādiem praktiskiem jautājumiem, ko es zinu, dažiem dalībniekiem jau ir. Es tā tūlīt palaidīšu prezentāciju. Okay. Vai visiem ir redzama prezentācija? Okay, ir redzama, tikai ir redzama, mēs arī to maliņu redzam. Varbūt var uzlikt pa visu ekrānu tā, lai tas tā. Tagad ir labāk? Super, jā. Tā, Gitu, vienīgais tev pabrīdināšu, ka es šādā formātā neredzu čatu, un ja ir kāds jautājums, tad droši lūdzu pārtrauc un saki, ka ir kāds jautājums no dalībniekiem. Jā, es monitorēšu, jā. Ļoti labi. Mēs sāksim droši vien ar to, kas tad ir tā darbinieku norīkošana, lai vienkārši, tā, vienu sekundu, lai mums ir skaidrs, kas ir šī tāda biznesa aktivitāte un, piemēram, vai jūsu darbinieki šajā aktivitāte ir iesaistīti. Definīcija, kas ir darbinieku norīkošanai, ir ietverta darba likuma 14. pantā, un manā skatījumā ir pietiekami sarežģīta, lai šo visu procesu izprastu pareizi. Tiek aprakstītas 3 situācijas, kuras mēs droši vien nosacīti varētu pateikt, ka iet runā par Latvijas uzņēmuma darbinieku nosūtīšanu uz citu valsti. Ja mēs runājam par kaut kādu uzņēmumu grupu, tad tas būtu, piemēram, kāds Latvijas meitas uzņēmums, kurš sūta savus darbiniekus uz citu Eiropas Savienības valsti. Un mēs runājam arī par tādu arotbiedrībām nepatīkamu veidojumu kā pagaidu darba spēka nodrošinātāji, kuri arī var sūtīt darbiniekus uz citu Eiropas Savienības valsti. Es uzreiz varbūt arī precizēšu, ka darbinieku norīkošana tiek saprasta tieši Eiropas Savienības kontekstā, jo šīs viss regulējums, kas izriet no Eiropas Savienības direktīvām, ir paredzēts, lai nodrošinātu godīgu konkurenci tieši Eiropas Savienības tirgu. Tāpēc mūs īsti neuztrauc gadījumi, kad Latvijas uzņēmums norīko savus darbiniekus pakalpojumu sniegšanai uz kādu trešo valsti.
piemēram, Janmu, ASV, Brazīliju un tā tālāk. Šeit būs vēl, protams, jautājums par, piemēram, kandidātu valstīm kā Moldova, Ukraina, Balkānu valstis, jo bieži vien šīm valstīm jau ir līgums ar Eiropas Savienību, un viņiem jau ir jānodrošina Eiropas Savienības tiesību aizsardzību, tāpēc gadījums, kad Latvijas uzņēmums dodas uz Ukrainas teritoriju, šeit jau būs jāskatās specifiskāk, un tur var būt piemērojams Eiropas Savienības regulējums par darbinieku norīkošanu. Bet kopumā mēs runājam tieši par Eiropas Savienības kontekstu. Savukārt, ja ir trešo valstu uzņēmumi, kuri norīko savus darbiniekus šeit uz Latviju vai citu Eiropas Savienības valsti, tad mēs jau arī skatāmies darbinieku norīkošanas tiesisko regulējumu. Atcerējoties, kas tad ir šī darbinieku norīkošana, mēs tīri schemātiski viņu varētu attēlot kā tādas trīspusējās attiecības. Un šajās trīspusējās attiecībās vienmēr ir kāds mūsu Latvijas uzņēmums, kuram ir, un šo es uzsveru, darba līgums ar savu Latvijas darbinieku. Tātad darba līgums, kas ir noslēgts pēc Latvijas darba tiesībām. Un tad visās šajās attiecībās ir arī trešā puse, tas ir kāds uzņēmums citā dalību valstī. Un starp viņiem, starp šiem uzņēmumiem, tātad Latvijas uzņēmumu un citas valstu uzņēmumu, vienmēr ir pakalpojuma līgums. Par to, kāds pakalpojuma līguma dokuments, ja papīrs ir, par to es vēl jums pastāstīšu. Darbinieku norīkošanas regulējums izriet no divām nozīmīgām Eiropas Savienības direktīvām, kas regulē darbinieku norīkošanas jautājumus, un precizēšu, ka viss šis ir pakalpojumu sniegšanai. Es vienkārši tīri interesēju, vēlos uzdot jums jautājumu, vai konkrētie gadījumi, kas tūlīt parādīsies jums uz ekrāna, ir darbinieku norīkošana vai nav. Vienkārši paši priekš sevis atzīmējiet, vai jūs uzskatāt, vai šī ir darbinieku norīkošana vai nav. Tātad pirmais gadījums ir tāds, ka kāds darbinieks no Polijas pagaidu darba aģentūras strādā tepat zivju pārstrādes uzņēmumu Latvijā. Vai šīs varētu būt darbinieku norīkošanas moments vai nē? Otrs gadījums – Latvijas darbinieks dodās instalēt uzņēmuma pārdoto preci uz Vāciju. Trešais gadījums – Latvijas darbinieki sniedz pakalpojumus Itālijā reģistrētam uzņēmumam, bet paši viņi paliek Latvijā. Mums tieši uz webināru bija ienācis viens jautājums par to, ja darbinieks strādā attālināti un faktiski paliek Latvijā. Ceturtais gadījums ietver to situāciju, kad Latvijas darba devējs sūta savus darbiniekus montēt ēku reklāmu zīmes Lietuvā. Nākamais ir Spānijas profesors lasa lekcijas Latvijas universitātei. Nākamais – Latvijas darbinieks dodās mācīties uz Beļģiju, vai šī ir norīkošana vai nav? Latvijas darbinieks dodās apmācīt darbiniekus kādā uzņēmumā Beļģijā. Latvijas darbinieks dodās piesaistīt savam uzņēmumam klientus Dānijā. Un pēdējais – Latvijas uzņēmums norīko Ukrainas darbinieku no Polijas pagaidu darba aģentūras uz Somiju. Par šo arī bija ienācis viens jautājums. Un tagad paskatīsimies vēlreiz uz šo schēmu pēc šiem jautājumiem. Darbinieku norīkošanai ir ļoti svarīgi tādi 3 momenti, kas ir nosacīts checklists. Pirmkārt, ir pakalpojuma līgums vai arī pakalpojuma attiecības starp 2 uzņēmumiem. Latvijas uzņēmumu un kādā ārvalstī reģistrēto uzņēmumu. Citā Eiropas Savienības valstī reģistrēto uzņēmumu. Starp darba devēju Latvijā un darbinieku Latvijā ir noslēgts darba līgums. Un ir fakts, ka pakalpojumi notiek citā valstī. Tātad pakalpojumu sniedz priekš kāda cita uzņēmuma. Viņš ir beneficārijs šī pakalpojuma saņemšana. Šeit es vēlos pievērst jūsu uzmanību, kā priekš darbinieku norīkošanas identificēšanas ir ārkārtīgi svarīgs moments, ka pastāv pakalpojums. Un te es pievērstu jūsu uzmanību tam, ka pakalpojuma līgums nevienmēr nozīmē papīra esamību, bet ir jāpievērs uzmanība tam, ka pastāv pakalpojuma sniegšanas attiecības. Bieži vien uzņēmumi cenšas apiet tiesisko regulējumu tieši speciāli nenoslēdzot pakalpojumu līgumu.
Piemēram, piestādot parasto rēķinu, faktūru rēķinu par to, ka darbinieki strādājuši un tad ārvalstu uzņēmums samaksā Latvijas uzņēmumu. Bet ja mēs paskatāmies uz pašu dabu darbinieku norīkošanai un kāpēc vispār tiesiskais regulējums Eiropas Savienības līmenī bija pieņemts, tas bija pieņemts, lai regulētu godīgu konkurenci pakalpojumu sniegšanas jomā. Un kas ir pakalpojums? Tā ir jebkāda saimnieciskā darbība, kas parasti ir par atliedzību. Tātad šīs atlīdzības moments ir ļoti svarīgs. Ja darbinieki sniedz kaut kādu pakalpojumu, ir ļoti svarīgi, ka Latvijas uzņēmums saņem par šo atlīdzību. Un ja mēs šo faktu varam pierādīt, tas jau nozīmē, ka notiek pakalpojuma attiecības. Ļoti svarīgi nosacījumi pakalpojumu sniegšanā ir arī fakts, ka darbinieki faktiski un fiziski dodas uz citu valsti. Tas, ja darbinieki paliek šeit Latvijā, Latvijas dārdzības apstākļos, īsti pēc Eiropas Savienības tiesas spriedumiem nenozīmē, ka pakalpojums notiek tikai un 100% citā valstī, un tāpēc šādus gadījumus bieži vien par darbinieku norīkošanu neuzskata. Arī fakts, piemēram, vienā spriedumā, kur darbinieki katru dienu devās ar vilcienu, faktiski pakalpojumu sniegšana notika vilciena ietvaros, devās uz citu valsti, bet savukārt vakarā atgriezās atpakaļ uz savu valsti, arī neparedz un nenozīmē darbinieku norīkošanu direktīvu izpratnē. Tāpēc atceramies šo faktu, ka ir svarīgi, ka darbinieki faktiski pārvietojas pāri robežu un sniedz pakalpojumus citā valstī, citos dārdzības apstākļos bieži vien. Un vēl viens ļoti svarīgs moments, kurš ir jāatcerās saistībā ar darbinieku norīkošanu, ka tas ir faktiski komandējums. Ja mēs paskatāmies, ko tad vispār nozīmē darbinieku komandējums, mēs atveram ministru kabinetu noteikumus 969, 2. punktu, kas sniedz mums komandējuma definīciju. Un kas ir komandējums? Tā ir ar vadītāja, jeb darba devēja rīkojumu paredzēt darbinieka brauciens uz citu valsti, faktiski ar 2 mērķiem, ko paredzēja likumdevējs, un viens mērķis ir pildīt darba uzdevumus, otrs mērķis ir papildināt zināšanas, paaugstināt kvalifikāciju. Tātad darbinieku norīkošana pēc savas dabas ir tieši komandējums, bet noteiktam mērķim pildīt darbu. Un šeit mēs arī jau varam izveidot tādu nosacītu checklistu priekš sevis, lai saprastu, kas tad ir darbinieku norīkošana. Mēs redzam, ka tas ir darbinieka brauciens, darbinieks faktiski pārvietojas uz citu valsti ar darba devēja rīkojumu, nevis pēc paša gribas, un lai pildītu darba uzdevumus, un ārvalstu uzņēmumu šajā laikā tiek sniegts kaut kāds pakalpojums. Atbilstoši diezgan vecam, jau 14. gada spriedumam, mēs redzam, ka darbinieka nosūtīšana ir komandējuma paveids, tas pilnībā atbilst komandējuma iedzienam, tikai tas ir šaurāks. Ko nozīmē šaurāks? Tas ir paredzēts mērķim veikt darbus, lai izpildītu darba līguma prasības. Un šeit mēs varam tagad atgriezties pie tā saraksta ar situācijām. Un skatāmies pirmo situāciju, ja darbinieks no Polijas pagaidu darba aģentūras strādā zivju pārstrādes uzņēmuma Latvijā. Šeit atceramies atbildi, kuru jūs uzrakstījāt, ja, priekš sevis vai padomājat priekš sevis. Šajā gadījumā šis ir pakalpojuma moments, jo šīs darbinieks tiek izīrēts Latvijas darba devējiem. Darbinieku izīrēšana ir pakalpojuma veids, un šis ir tīrais darbinieku norīkošanas gadījums. Latvijas darbinieks dodas instalēt uzņēmumu pārdoto preci uz Vāciju. Šis nav tik viennozīmīgs gadījums, tas ir atkarīgs no tā, vai preces instalēšana ietilpst preces pārdošanas līgumu, respektīvi tā ir daļa no preces, vai arī tiek pārdota prece un šī instalēšana jau ir papildus pakalpojums. Ja tiek maksāts par šo papildus pakalpojumu, tad šajā gadījumā šis moments jau ir darbinieku norīkošana. Trešais gadījums, kad Latvijas darbinieki sniedz pakalpojumus Itālijā reģistrētām uzņēmumam paliekot Latvijā.
Šeit mēs redzam, ka iztrūkst darbinieku pārvietošanas moments, ja darbs tiek veikts attālināti, un šeit tiesa visdrīzāk traktētu, ka šī nav darbinieku norīkošana. Latvijas darba devējs sūta darbiniekus montēt ēku reklāmas zīmes Lietuvā. Šajā gadījumā tas ir tīrais pakalpojums, reklāmas zīmju montēšana citā valstī, tas ir pakalpojums un līdz ar to darbinieku norīkošana. Spānijas profesors lasa lekcijas Latvijas universitātē. Šis bija viens no interesantākiem jautājumiem. Īpaši moments bija tāds, vai vispār izglītība var būt daļa no pakalpojumiem un vai publiskā sfēra, kurā bieži vien augstākā izglītība ietilpst, vai tā var būt darbinieku norīkošana. Atbilstoši interpretācijām un skaidrojumiem, izglītība faktiski arī ir pakalpojums, izglītības pakalpojumu sniegšana, un šeit, ja starp Spānijas universitāti un Latvijas universitāti ir noslēgts kaut kādas fiksētas šīs pakalpojumu sniegšanas attiecības, tad arī šajā gadījumā šis ir darbinieku norīkošanas situācijā. Situācija, kad Latvijas darbinieks dodas mācīties uz Beļģiju, savukārt šeit trūkst kas? Pakalpojuma moments, jo šeit faktiski kaut vai arī ar darba devēja rīkojumu darbinieks pārvietojas pār robežu un atrodas komandējumā Beļģijā, tomēr trūkst šādu pakalpojumu sniegšanas, jo darbinieks paaugstina savu kvalifikāciju un mācās, un labumu šeit būs tieši Latvijas darbinieka darba devējs. Un šeit arī nav atlīdzības momenta starp kādu Beļģijas uzņēmumu un Latvijas uzņēmumu. Situācija, kad Latvijas darbinieks dodas apmācīt citus darbiniekus uzņēmumu Beļģijā, it kā atkal ir šīs apmācību moments, bet ne cits akcents. Šajā gadījumā mēs jau redzam kaut kādas pakalpojuma attiecības, un visdrīzāk šeit būs arī kaut kāds atlīdzības moments no Beļģijas uzņēmuma Latvijas uzņēmumam par to, ka Latvijas uzņēmuma treneris, eksperts sniedz šo izglītības pakalpojumu Beļģijas uzņēmumu. Situācija, kad Latvijas darbinieks dodas piesaistīts savam Latvijas uzņēmumu klientus Dānijā, šeit atkal, neskatoties uz to, ka pārobežu moments ir, komandējums tātad ir ar darba devēja rīkojumu, bet šeit atkal nav pakalpojuma sniegšanas, jo šeit nav kaut kāda cita Dānijas uzņēmuma, kas gūst labumu no šādas aktivitātes. Labumu gūst tīri Latvijas uzņēmums, jo darbinieks piemeklē Latvijas uzņēmumam klientus. Un pēdējā situācija, kad Latvijas uzņēmums norīko Ukrainas darbinieku no Polijas pagaidu aģentūras darbam uz Somiju, šī arī ir darbinieku norīkošanas situācija, neskatoties uz to, ka tas ir trešo valstu pilsonis, bet šis pilsonis ir nodarbināts Polijā, ir noslēgts darba līgums Polijā. Tas, ka šīs darbinieks tiek norīkots no Polijas uz Latviju un tālāk uz Somiju, diemžēl ir atļautā situācija, atļautā ekonomiskā aktivitāte, saimnieciskā darbība, un arī šādas situācijas regulē gan Eiropas Savienības direktīvas un arī Latvijas darba līgums. Tagad mēs varētu pāriet uz mūsu webināra nākamo daļu un jau paskatīties uz to, kādi ir Latvijas darba devēja pienākumi, norīkojot darbinieku strādāt ārvalstīs un attiecīgi kādas ir darbinieka tiesības, ko var darbinieks pieprasīt no sava darba devēja. Šeit uzreiz atgādināšu, ka viens no svarīgākiem instrumentiem, kur mēs varam redzēt šos pienākumus, no kurienes izriet arī šie pienākumi, ir 18. gadā pieņemta Eiropas Savienības direktīva, kas veica nozīmīgus grozījumus vecajā norīkošanas direktīva, kas bija pieņemta 96. gadā. Par to bija liela politiskā cīņa. Elbas arī bija ļoti aktīvi iesaistīta šīs direktīvas pieņemšanā un tālāk arī tās transponēšana. Un kur šī direktīva ir transponēta, tā ir pārņemta darba likumā ar 20. gada grozījumam, kas stājās spēkā 21. gadā 5. janvārī. Tātad ir pagājis jau diezgan labs laiciņš. Par kaut kādiem tiesiskajiem nosacījumiem mums jau ir skaidrs, kā viņi darbojas un kur ir problēma.
Savukārt daži no šiem tiesiskiem aspektiem nebija vēl iedarbināti un ļoti gribētos zināt, kā tie strādā. Un, ja mēs runājam par darba devēja pienākumus, lai izprastu visus šos, teiksim, vairākos pantos sniegto regulējumu, es jums uzskatāmi piedāvāju to sadalīt 4 grupās. Un darba devēju pienākumi ietver pirmā kategorijā, tas ir izpildīt otrās valsts administratīvās prasības. Vieglā valodā mēs varētu teikt, vienkārši deklarēt darbiniekus uzņēmošai pusē, padarīt šos darbiniekus redzamus un šo pakalpojumu redzamu otras valsts uzraugošām iestādēm. Otrs nozīmīgs bloks ir pienākums nodrošināt noteiktus uzņēmošās valsts darba apstākļus. Tie izriet no direktīvas, un līdz ar to katrā valstī šīs pozīcijas, jeb saraksts ar tiem darba noteikumiem ir vienāds. Savukārt detaļas, kādi ir šie darba noteikumi, protams, katrā valstī atšķirsies. Mēs par tiem parunāsim tūlīt. Nākamais bloks ir atlīdzināt komandējuma izdevumus. Kāpēc? Tāpēc, kā mēs runājam, darbinieku norīkošana ir komandējuma paveids, un tāpēc mēs piemērojam šajā gadījumā arī darba likuma 76. pantu, kas paredz pienākumu atlīdzināt komandējuma izdevumus, un ministru kabineta noteikums 969. Un visbeidzot, un tas ir arī kaut kas jauns, kas izrietēja vēl no citas direktīvas par caurspīdīgiem darba noteikumiem, tas ir pienākums informēt darbinieku, darbinieks dodās norīkojumā un kādi noteikumi uz darbinieku attieksies šajā norīkojumā, respektīvi informēt darbinieku par viņa tiesībām. Šis pēdējais bloks droši vien ir viens no tādām pelēkām zonām, jo mēs Elbas vismaz līmenī neesam saņēmuši jautājumus un indikācijas par to, cik labi vispār darba devēja pilda šo pienākumu. To es ceru arī saprast varbūt no jums šīs webināra beigās. Un mēs paskatīsimies mazliet detalizētāk uz to otro sarežģītāko grupu. Un šī grupa vai bloks ir darba devēja pienākumu norīkošanas laikā nodrošināt otrās valsts nodarbinātības standartus. Tīri filozofiski, kāpēc tas tā ir? Es webinārā sākumā pieminēju to, ka tas viss šis pasākums, viss šis tiesiskais regulējums paredzēts ar mērķi nodrošināt godīgu konkurenci. Un ko tas nozīmē šī godīgā konkurence? Vienā valstī ir augstāki standarti, kuri nozīmē ne tikai augstāku atlīdzību, jo tur ir, piemēram, augstāks dzīves līmenis, bet arī piemēram, lielākas prasības attiecībā uz darba tiesībām, kas nozīmē darba devējiem lielākus izdevumus. Un tad bieži vien uzņēmumam ir daudz lētāk un arī ir iespējams ietaupīt, piesaistot nevis vietējo uzņēmumu un vietējos darbiniekus, kas ir dārgāk, bet piesaistot citas valsts uzņēmumus, jo īpaši no tādām valstīm, kur var būt gan minimālā alga un vispār vidēja atlīdzība ir daudz mazāka, un kur bieži vien arī mazāk regulēts tirgus, darba inspekcijām ir mazāka kapacitāte uzraudzīt tirgu, un uzņēmumi bieži vien ir iespēja spēlēt pēc nepārāk godīgiem noteikumiem. Un, lai izlīdzinātu šo situāciju, šī direktīva arī paredz, ka ja pakalpojums tiek saņemts manā valstī, tad es arī piemēroju savas valsts noteikumus, lai visiem šie noteikumi būtu vienādi un nebūtu šī situācija, kad es spēlēju uz negodīgiem noteikumiem, maksājot mazāk. Un tad kādi ir šie noteikumi, vai noteikumu saraksts un pozīcijas, kas katrā valstī būs vienādi, un tātad šie noteikumi ir jāpiemēro ārvalstu uzņēmumam. Šīs pozīcijas ietver darba un atpūtas laika tiesisko regulējumu. Šeit mēs skatāmies maksimālo darba laiku, kas, piemēram, citā valstī var būt mazāks nekā Latvijā, atpūtas laiks, kas var būt lielāks nekā Latvijā. Piemēram, kaut vai summētā darba laika pārskata periods, kura dēļ darbiniekam var pazust virsstundas. Tātad šis viss tiesiskais regulējums mums būtu jāskatās pēc otrās valsts noteikumiem.
Prasība par ikgadējo atvaļinājumu. Ja Latvijā tās ir 4 garantētas nedēļas, tad iespējams citā valstī būs kāds obligāts papildus atvaļinājums noteiktai personu grupai vai arī visiem. Sarežģītākā pozīcija ir atalgojums, par to mēs parunāsim atsevišķi. Tālāk noteikumi par darba ņēmēju darbinieku izīrēšanu, darbinieku nomu, ja tur ir kaut kādas specifiskās prasības par to, kas ir jānodrošina uzņēmuma strādājošām izīrētam darbiniekam. Tātad arī šie noteikumi jāskatās. Prasības attiecību uz darba aizsardzību, riska grupu aizsardzību. Ar riska grupām mēs domājam īpašu maternitātes aizsardzību vai personu ar invaliditāti aizsardzību. Prasība ievērot vienlīdzīgu attieksmi, ja ir arī kaut kas specifiski paredzēts arī ārvalstu darbiniekiem. Jauns noteikums, kas nācis ar 18. gada direktīvu, tie ir izmitināšanas noteikumi, ja prasības par to, kādiem ir jābūt darbinieku dzīves vietas apstākļiem. Šeit var pieminēt tādus apstākļus, kā cik cilvēki var dzīvot vienā istabā, vienā dzīvoklī, kādiem ir jābūt sanitācijas apstākļiem, cik tālu tiem ir jābūt, piemēram, no darba vietas, būvobjekta, ja tā ir būvniecības nozara. Daudzās valstīs ir šie specifiskie standarti, kurie darba devējiem ir jāievēro un kurus pārbaudīs arī vietējā valsts darba inspekcija. Un visbeidzot, tā ir komandējuma izdevuma atlīdzināšana. Šī ir specifiski ļoti atšķirīga tāda pozīcija visās valstīs. Pieminēšu uzreiz, ka ne visās valstīs vispār paredz noteikums atlīdzināt komandējuma izdevumus. Taču šī prasība ir domāta tādiem gadījumiem, nevis kā Latvijas par situāciju, kad darbinieks dodās no Latvijas uz citu valsti, tas būs tikai Latvijas situācija, bet par situāciju, kad Latvijas darbinieks, piemēram, ir nosūtīts uz zivju pārstrādes rūpnīcu Beļģijā, un viņu ir vairākas rūpnīcas, un no vienas rūpnīcas darbinieks dodās uz citu reģionu strādāt. Piemēram, uz 1 dienu, uz 2 dienām, kas ir iekšējais komandējums valstī, un tad ir jāpiemēro Beļģijas tiesiskais regulējums par šiem iekšējiem komandējumiem. Tā, pāriesim pie pašas sarežģītākās pozīcijas, tā ir darba samaksa. Iepriekš vecā direktīva paredzēja prasību, ka darbiniekam ir jāmaksā vietējā minimālā alga, minimālās algas likmes. Savukārt ar 18. gadu, ar mērķi nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi, šīs jēdziens ir nomainīts uz jēdzienu atalgojums, darba samaksa, kas ir plašāks. Darba samaksa ietver ne tikai tīri minimālās algas likmes par padarīto darbu, bet var ietvert arī dažādas obligātās darba samaksas komponentes, kas katrā valstī ir atšķirīgas. Katra valsts pati definē, kas ietilps darba samaksas jēdzienā, un attiecīgi to dara publiski skaidru. Tīri piemēri rekur tabulā var ietvert tādas piemaksas par virsstundu darbu, nakts darbu, papildus darbu. Virsstundu darbs vienmēr ietilpst darba samaksā, savukārt nakts darbs, papildus darbs, darbs svētku dienās var ietilpt un var neietilpt, atkarībā no otras valsts regulējumā. Ir dzirdēti arī tādi nosacījumi, piemēram, īpašās piemaksas par darbu, par lojalitāti, par transportu, piemēram, kaut kādi darba samaksā jāietver īpaša pozīcija par transportu, kas nebūs transporta kompensācija, bet tā ietilps darba samaksā. Un, piemēram, kaut kas arī ir saistībā ar veselību, kaut kādi īpašie pabalsti, kas būs obligātā darba samaksas komponente. Nedaudz sarežģītāks jautājums ir, kur mēs varam meklēt, kur tad šīs komponentes būs definētas. Vispirms pavisam noteikti tie ir tiesību akti, savukārt sarežģītāks mūsu uzņēmumiem izpratnē ir vietējie koplīgumi. Un lai mēs teiktu, ka šāds koplīgums ir saistošs arī Latvijas uzņēmumam, mums ir jāapzinās, ka šādam koplīgumam jānodrošina vienlīdzīga attieksme. Vienkāršiem vārdiem runājot, tādam koplīgumam jābūt saistošam visiem
vietējiem darba devējiem, lai varētu pieprasīt, ka tas ir saistoši arī Latvijas darba devēji. Tie var būt koplīgumi erga omnes, tas ir erga omnes līdzīgi kā mūsu darba likuma 18. panta 4. daļa, kas paredz koplīgumus ģenerāla vienošanās visiem nozarē vai visiem teritorijā esošiem reģistrētiem uzņēmumiem. Un pats svarīgākais, kad ir prasība par to, ka mēs, nevis prasība, bet šīs noteikums, ka mēs nevaram pieprasīt kaut ko atšķirīgu no ārvalstu uzņēmuma, tādu, ko nevar pieprasīt no vietēja uzņēmuma. Ļoti svarīgs jautājums ir, kur tad atrast visus šos tiesību aktus un kur var atrast šos koplīgumus. Šeit mums nāk palīgā oficiālās mājaslapas, kas ir paredzētas katrā valstī. Eiropas Savienības, Eiropas komisija ir arī īpaši izveidota lapa, kurā var izvēlēties valsti. Un šajā valstī tad uzreiz atvērsies šī oficiālā lapa. Latvijas gadījumā tas būs Valsts darba inspekcijas lapa, kur arī ir saistīta ar Labklājības ministrijas lapu, kur tad visi šie noteikumi ir izklāstīti. Un šajās oficiālajās lapās būs iespēja ieraudzīt gan, kur ir jādeklarē un kādā veidā šie darbinieki, kā arī būs ietverti nosacījumi par visām šīm minimālām prasībām, par sarakstu ar šiem darba noteikumiem. Un ir diezgan lieli izaicinājumi joprojām, diemžēl, ar šīs informācijas atrašanu. Bieži vien, īpaši attiecībos koplīgumiem, nav iespējams atrast koplīguma aktuālo versiju. Ārvalstīs koplīgumi tiek slēgti diezgan regulāri, un vidējais koplīguma noslēgšanas rauns, jeb termiņš, ir aptuveni 2 gadi. Tātad katrus 2 gadus valstīs norisinās koplīgumu pārunas un tiek noslēgts jauns koplīgums ar jauniem noteikumiem. Un bieži vien šie noteikumi netiek apdeitoti pietiekami ātri, lai darba devējs varētu tos ieraudzīt. Nākamā problēma ir fakts, ka bieži vien šo koplīgumu vienkārši pieliek kā PDF failu šajos oficiālajās lapās vietējā valodā. Un, ja tā ir bilde, tad šo bildi arī bieži vien nav iespējams kvalitatīvi iztulkot, lai izprastu šos noteikumus. Par šo Eiropas darba iestāde domā, un šim arī tiek piemeklēts risinājums. Risinājums būtu viena veidlapa, tāds template absolūti visām valstīm, kā attēlot koplīgumus mājaslapās. Ļoti svarīgs moments, kas jāatcerās par darbinieku tiesībām, ka fakts, ka darba devējs nevarēja atrast informāciju, nenozīmē to, ka darba devējs izsprūk no kaut kādas atbildības. Tas, ka varbūt vietēji sociālie partneri ir vainīgi pie tā, ka informācija nav sniegta, informācija nav sniegta kaut kādā saprotamā valodā, nenozīmē, ka darbinieks kaut ko nesaņems. Darba devējiem vienmēr ir iespējas jautāt vietēji valsts darba inspekcijai, uzzināt vietējo sociālo partneru kontaktus, lai uzrakstītu un precizētu situāciju. Ir situācijas, kad darba devējiem, piemēram, nav skaidrs, pie kuras nozares pieder darbinieks. Šeit mēs varam runāt, piemēram, par uzņēmumu, kas strādā būvniecības nozarē, bet darbinieks strādā ar lifta elektroniskām sistēmām. Un šajā gadījumā bieži vien ārvalstīs uz šādu darbinieku attieksies nevis būvniecības nozares koplīgums, bet tieši elektrības nozares koplīgums, un tarifa likmes būs paredzētas tajā koplīgumā. Tas fakts, ka darba devējs to nezina, atkal neatbrīvo no atbildības, vienmēr ir iespēja sakontaktēt vietējos sociālos partnerus, izklāstīt situāciju, rekuras uzņēmums, dodos strādāt tur, darbiniekus deklarēju, man nav skaidrs, kurš koplīgums, kura aktuālā versija, lūdzu palīdziet aprēķināt, cik man ir jāmaksā. Tātad iespējas ir, ja darba devējs saka, ka ir apjucis un kaut ko nezin, lūdzu vienmēr pievērsiet uzmanību, ka informāciju dabūt var. Arī diezgan daudzi Latvijas proaktīvie uzņēmumi, īpaši būvniecības nozarē,
raksta gan man, raksta Latvijas būvnieku nozares arotbiedrībai un lūdz palīdzēt saprast, cik ir jāmaksā šīs norīkošanas laikā un šādi atrisina situācijas. Ja uzņēmums to nedara, tad faktiski tā ir tāda bezdarbība no uzņēmuma puses, kas no atbildības nekādā gadījumā neatbrīvo. Ir arī dažas publikācijas, kuras var palīdzēt izprast labāk, vai šī ir norīkošana un arī kur meklēt attiecīgi informāciju. Tāpēc es teiktu, ka darbdevējiem ir pieejamas iespējas šo informāciju atrast, sameklēt, ir jābūt proaktīviem. Vēl viens svarīgs moments, par ko darbdevēji bieži vien saka, ka ir neizdevīgi un pārāk sarežģīti darbiniekus norīkot uz citu valsti, un noteikumi nav skaidri. Uz šo parasti mēs varētu atbildēt, ka ja šis būtu tik neizdevīgi un tik neskaidri, tad nav saprotams, kāpēc visi izvēlē šo biznesa modeli. Nav izdevīgi, lūdzu, izvēlēties citu biznesa modeli un pelniet uz citām aktivitātēm. Ja visi tik turpina izmantot tieši šo biznesa aktivitāti, tas nozīmē, ka tā samaksa par pakalpojumu, ko viņi saņem ārvalstīs, ir pietiekami laba, lai motivētu gan riskēt, apiet noteikumus, gan arī sūtīt darbinieku norīkošanai, lai šādu pakalpojumu samaksu tomēr saņemtu. Mēs pāriesim pie tā trešā bloka, par ko visvairāk arī ir jautājumi no uzņēmumiem un arī darbiniekiem, un tā ir prasība atlīdzināt komandējuma izdevumus. Mēs esam arotbiedrība webināra, un jāsaka, ka ar darba devējiem mēs bieži vien to neaktualizējam un nereklamējam, bet prasība atlīdzināt komandējuma izdevumus eksistē ne visās valstīs, un šīs 18. gada direktīvas pārņemšana parādīja to, ka diezgan daudzās valstīs vispār šis noteikums arī pazuda. Jāsaka gan, ka Elbas izdarīja labu darbu, jo mūsu gadījumā bija Elbas noturēja pozīciju, ka šādai prasībai ir jābūt joprojām darba likumā un MK noteikumos, un izdevās panākt arī to, ka kaut arī tikai proporcionāli un daļēji, bet tomēr darba devējiem ir arī jāsedz komandējuma dienas nauda. Ja ir tātad skatāmies no tā, kādas ir galvenās pozīcijas saistībā ar komandējuma izdevumu atlīdzināšanu. Un tie ietver dienas naudu, taču pievērš uzmanību, šī dienas nauda ir tikai 30% apmērā. Tie ir transporta izdevumi, tie ir dzīves vietas izdevumi, bagāža, dokumentu noformēšana, šeit pievērš uzmanību ļoti svarīgi apdrošināšanas polise, sabiedriskais transports, komisijas mākslas bankai un autostāvvieta. Tātad ir visas šīs izdevuma kategorijas tiek darbiniekam kompensētas. Kāpēc es pievēršu uzmanību saistībā ar apdrošināšanas polisi? Tas droši vien visvairāk aktuāls ir autotransporta nozarē, kur bieži vien darba devējs apdrošina savu spēkrātu, automašīnu, bet aizmirst apdrošināt darbiniekus, kuri strādā vienu no lielākajiem riska darbiem. Tieši tāpat būvniecības nozarē tās traumas un arī nelaimes gadījumi ir visai bieži, un šī apdrošināšanas polise ir ļoti svarīga darbiniekiem. Vēl pievērš uzmanību tam, ka ceļa izdevumi un viesnīca ir kaut kas tāds, kas darba devējiem ir jāsedz pa virsu darba samaksai. Bieži vien darba devēja pārkāp šo noteikumu ar to, ka darbiniekam tiek nodrošināta dzīves vieta, bet dzīves vietas izdevumi tiek novilkti no algas. Šis nebūtu pareizais traktējums, nebūtu pareiza interpretācija, jo, ja šīs ir komandējums, tad šādi izdevumi tiek kompensēti pa virsu. Un tagad mēs paskatīsimies bišķīt detalizētāk uz komandējuma dienas naudu. Ar jauno regulējumu, kas stājās spēkā 21. gadā, komandējuma dienas naudas norma norīkotiem darbiniekiem ir samazināta no 100% uz 30%. Šie 30% netiek aplikti ar nodokli, tieši tāpat kā iepriekš bija 100%. Ko tas nozīmē? Darba devējs var maksāt darbiniekam arī vairāk.
bet šajā gadījumā, ko apstiprināja arī valsts ieņēmuma dienests, šajā gadījumā viss, kas iet pa virsu 30%, tiks aplikts ar nodokli. Tā jau ir daļa no darba samaksas, un mēs piemērojam visus darba samaksas attiecīgos nodokļus. Vēl viens svarīgs aspekts, ka dienas nauda nav atlīdzība, un to darbdevēji bieži vien jauc, maksājot minimālo algu, un tad pārējo cenšoties piemaksāt ar komandējiem dienas naudām. Un šeit darbiniekiem ir ļoti svarīgi atcerēties par savām tiesībām. Ir samaksa par darbu. Darbinieks pārdod savas prasmes, savu lojalitāti, savu laiku, resursus, enerģiju darba devējam, un par savu darba produktu darbiniekam ir tiesības saņemt cienīgu atlīdzību. Atbilstošu atlīdzību arī ieskaitot to, ka šīs pakalpojums, šis darbs tiek sniegts ārvalsts citas darbības apstākļos. Tātad mēs runājam par samaksu par paveikto darbu. Savukārt dienas nauda nav samaksa par paveikto darbu. Dienas nauda ir paredzēta tikai ārkārtas izdevumu kompensācijai. Tā nav darba samaksa. Un šo ir ļoti svarīgi gan mums arotbiedrībām izglītot un palīdzēt mūsu darbiniekiem izprast izprast šo situāciju un sevi attīstīt šo pareizo attieksmi, ka man ir tiesības uz darba samaksu un man ir tiesības uz komandiem izdevumu kompensāciju. Šīs ir divas dažādas lietas. Savukārt mums tiesiskajā regulējumā ir arī iespēja nemaksāt šo dienas naudu. Šis arī ir nozīmīgs kompromiss, kas bija panākts, lai vispār šo dienas naudu varētu paturēt Latvijas unikālajā situācijā. Es atkārtoju, ka mēs joprojām esam unikālā valsts šajā ziņā. Un dienas naudu tātad var nemaksāt divās situācijās. Vienreiz, ja darba devējs var pierādīt to, ka ir nodrošināta ēdināšana 3 reizes dienā. Un otra situācija ir, ja darbdevējs var pierādīt to, ka Latvijas darbinieks tajā periodā, kad pakalpojums tiek sniegts ārvalstīs, saņem precīzi tikpat kā vietējais darbinieks. Pateikšu piemēru, ēdināšana 3 reizes dienā. Darba devējs, piemēram, var pierādīt, ka darbinieki dzīvo dzīvoklī un viņiem tiek iepirkti produkti, visa pārtika nepieciešama 3 reizes dienā. Mums bija diezgan tāda interesanta reakcija no aviācijas nozares, kur darba devējs mēģināja šo izmantot un pierādīt, ka ēdināšana 3 reizes dienā ir, bet šī ēdināšana ietver, piemēram, mazais sendvičs un tur ābols vai tikai auglīši, kā pēc fakta, kā produkti darbiniekam ir nodrošināti, kur ir. Bet praktiski darbinieks no šī nevar paēst, atjaunot savu enerģiju, šādiem produktiem nav nekāda uzturvērtība. Jūs paprasītu, kur šādas prasības ir. Piemēram, Latvijas kontekstā ir diezgan grūti atrast kaut kādu interpretāciju par to, kāda ir jābūt ēdināšanai. Iespējams, citā valstī, uz kuru darbinieks ir norīkots, šādas kaut kādas normas par ēdināšanu pastāv, iespējams, ka nē. Bet šeit ir, es teiktu, tāda atvērta klauzula, kuru ir iespējams pierādīt jau tiem, kuri apstrīdēs šo faktu. Otrs piemērs par vienlīdzīgu samaksu ar vietēju darbinieku, kā mēs to varam pierādīt. Mūsu darbinieks, piemēram, strādā būvobjektā par lifta operatoru, un tad mēs vienkārši uzzinām no vietējās arotbiedrības, cik tad saņem vietējais lifta operators. Latvijas darbinieks strādā būvobjektā, piemēram, Francijā, Parīzē, un mēs uzzinām, cik Parīzē šajā būvobjektā saņem Francijas darbinieks lifta operators. Un, ja mēs redzam, ka darba devējs nodrošina tādu pašu samaksu, tad mēs sakam, jā, darbinieks tiešām nav nepieciešams maksāt dienas naudu, jo tā darba samaksa ir kā vietējam darbiniekam, vienlīdzīgā attieksme ievērota. Nozīmē, darbiniekam ir pietiekami ienākumi, lai sevi pašu pabarotu tajā vietā, aiziet uz veikalu un nopirkt produktu. Tātad filozofija, jeb skaidrojums saistībā ar šo noteikumu ir šāda. Un tad pāriesim arī pie pēdējās kategorijas, un šī kategorija ir saistīta ar informācijas sniegšanu,
Un šeit ir pozīcijas par to, kāda ir šī informācija, kas būtu jāsniedz. Darbiniekam ir tiesības uzzināt, uz kuru valsti viņš dodas. Kāpēc tas varētu likties jocīgi? Tāpēc, ka bieži vien darbinieks dodas, jo īpaši, ja tā ir pagaidu darba aģentūra, no vienas valsts un tad tiek pārnosūtīts uz otru valsti. Darbiniekam ir jāzina visas valstis, uz kuru šāda norīkošana ir paredzēta. Uz cik ilgu laiku darbinieks dodas un cik ilgi katrā no valstīm. Darba samaksa, precīza un arī valūta, pabalsti, ja tādi tiks paredzēti un saistībā vai nu ar sociālo apdrošināšanu vai arī ar vietējiem koplīgumiem, repatriācijas iespējas, komandējuma izdevumu atlīdzināšana, par ko mēs nu pat runājam, un arī valsts oficiālā mājaslapa, kur darbinieks var tālāk meklēt informāciju. Bija daudz jautājumu saistībā ar to, ja darbdevējs vienkārši nosūta linku uz oficiālo mājaslapu un saka, nu, rekur, ja visa informācija ir tur. Vai tas nozīmē, ka šāds pienākums ir izpildīts vai nē? Drīzāk šāds pienākums netiek izpildīts, jo nevienmēr darbinieks spēj ļoti labi saprast visus šos iepriekš uzskaitītos noteikumus. Ja darbdevējs darbiniekam atbild, ka tā ir ārkārtīga birokrātija, lai visu šo informāciju sagatavotu, tad uz to arī šim nevajag ticēt, jo tad, kad darba devējs plāno šo biznesa modeli, plāno šo biznesa aktivitāti, pavisam noteikti visas šīs iespējas darba devējs uzzina pirms tam. Un darbdevējiem ir ļoti skaidrs, uz kuru valsti darbinieks tiks nosūtīts, cik ilgi un kāda ir darba samaksa, jo katrs darbdevējs vērtē, vai ir izdevīgi darbinieku sūtīt uz ārvalstīm. Un pie grāmatvežiem vienmēr šāda informācija ir pieejama. Vēl jau vairāk, ja prasa, kas tas ir par dokumentu, kā darbinieku informē, tad faktiski tas ir, ja jūs redzat, tas ir parastais komandējuma rīkojums. Komandējuma rīkojums, kur ir paredzēts norīkot Jāni Ozoliņu darbam Beļģijā uz 3 mēnešiem šādā objektā, lai veiktu šādus darbus, un par šo laiku mēs arī redzam, kādi ir komandējuma izdevumi, tad šeit darbdevējiem jāiekļaut tikai to, kā būs īpaša darba samaksa šajā laikā. Jo visu pārējo, kā komandējuma rīkojumu, vienmēr parasti nāk tāme, kurā arī visi komandējuma izdevumi tiek izklāstīti. Kāds darbdevējs var proaktīvi paredzēt un darbiniekam e-pastā vai kaut kāda īpaša A4 lapā nosūtīt atsevišķu uzskatāmu materiālu, kur ir redzams visas šīs pozīcijas. Arī tā var darīt. Bet faktiski juridiski no dokumentu noformēšanas viedokļa šīs ir labi, kvalitatīvi sagatavots komandējuma rīkojums. Mēs pievērsīsimies arī tādam aspektam kā pagaidu darba aģentūras. Tīri atgādināšu, ka pagaidu darba aģentūras ir īpaši regulētas Eiropas Savienības līmenī, un par tām ir arī īpaša direktīva. Pakalpojumu sniegšana, pagaidu darba spēka pakalpojumu sniegšanā ir arī īpašas trīspusējas attiecības, un tas arī ietver pagaidu darba aģentūru, kurai ir darba līgums ar Latvijas darbinieku, un tā ietver arī kaut kādu lietotāju uzņēmumu citā valstī. Protams, tas var būt arī Latvijas uzņēmums, bet mēs tagad runājam par darbinieku norīkošanu, un tāpēc šeit ir svarīgs aspekts, ka šīs lietotāju uzņēmums, kas saņem pakalpojumus no Latvijas uzņēmuma, atrodas citā valstī. Un šeit pievienojas viena ļoti svarīga prasība, salīdzinot ar parastajiem norīkotiem darbiniekiem, un tā ir arī ļoti sarežģīta prasība vienlaikus, tā ir prasība par vienlīdzīgu attieksmi. Tad, kad darbinieks strādā lietotāju uzņēmumā, viņam ir jābūt precīzi visam tādam tādiem pašiem darba apstākļiem, arī pabalstiem un koplīgumiem, kurus piemēro vietējiem darbiniekiem. Piemēram, vienā būvobjektā strādā gan vietēji darbinieki, gan arī darbinieki, kurus piesaista no ārvalsts pagaidu darba aģentūras. Faktiski šim norīkotiem darbiniekam jābūt visam precīzi tādam pašam, ne tikai minimālam, bet tādam pašam, tādiem pašiem apstākļiem, visām privilēģijām, kuri ir vietējiem darbiniekiem. Šeit mēs runājam jau ne tikai par koplīgumu,
kurš attiecās uz visiem darba devējiem, bet mēs runājam arī par uzņēmuma koplīgumu, kas var paredzēt kaut kādas īpašus bonusus, pabalstus, sociālās garantijas šiem uzņēmuma darbiniekiem. Tad šīm ienākošām darbiniekam no pagaidu darba aģentūram ir jānodrošina viss tas pats. Kāpēc es teicu, ka sarežģīti? Tāpēc, ka šobrīd nav skaidrs Eiropas līmenī, kā tas tiek kontrolēts. Arī Latvijā, piemēram, mums Elbas nav precīzas informācijas par šo pagaidu darba aģentūru darbinieku skaitu arī starp Latvijas uzņēmumiem, kuri strādā. Un tad neviena no nozarēm specifiski neorganizē šādu darbinieku grupu. Un nav skaidrs, cik labi tiek ievērota šī vienlīdzīga attieksme, un arī neviens nav to apstrīdējis. Mēs zinām šo noteikumu, bet ir vajadzīgi kaut kādi gadījumi, kur tas tiek analizēts un arī apstrīdēts. Tāpēc tas ir šobrīd sarežģīti. Ja darba devējs ir pagaidu darba aģentūra, tad mēs redzam, tas diemžēl no arotbiedrības skatu punkta var paredzēt arī iespējas pārnosūtīt šos darbiniekus. Piemēram, gadījums, kad Polijas pagaidu darba aģentūra norīko darbiniekus lietotāju uzņēmumam Lietuvā, bet šim lietotāju uzņēmumam ir vienlīdz arī iespējas nosūtīt šo darbinieku uz Latviju, un šī standarta schēma, diemžēl, un arī pēc tam Latvijas uzņēmums, lai nopelnītu vairāk, var šo pašu darbinieku nosūtīt uz Somiju, kur ir arī lielāka atlīdzība. Par šo schēmu ir ārkārtīgi grūti kontrolēt, tāpēc, ka visbiežāk problēma ir tajā, ka šis pats darbinieks nezin, kas ir viņa darba devējs, un ir, piemēram, pārliecināts, ka Lietuvas uzņēmums ir viņa darba devējs. Bieži vien šis uzņēmums arī pat nav uzņēmums, bet kaut kāda nevalstiskā organizācija, kas ir mākslīgi izveidota, lai tikai pārnosūtītu darbiniekus. Tur nekāda runa neiet par pakalpojumu sniegšanu Lietuvā, bet tikai, lai pārsūtītu. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Tieši tāpēc, lai apjuktu, lai zustu šīs links starp valsts darba inspekcijām, grūtāk izsekot, kur ir sākotnējais šī darbinieka darba devējs, un arī pašam darbiniekam zūda izpratne par to, kas ir viņa darba devējs. Un tieši tāpēc arī 18. gada direktīvā un attiecīgi arī mūsu darba likumā ir pieņemts ļoti skaidrs noteikums, ka šīs ir jāmeklē vienmēr šīs pirmais darba devējs, un šim pirmam darba devējam ir jābūt ļoti skaidram gan darbiniekam, gan arī šiem lietotāju uzņēmumiem. Un gadījumā, ja ir šī situācija, kad Latvijas uzņēmums ir, piemēram, saņēmis šo darbinieku no Polijas, no Lietuvas, Latvijas uzņēmumam ir pienākums informēt sākotnējo darba devēju par to, ka Latvijas uzņēmums grasās viņu nosūtīt tālāk uz Somiju. Fakts, ka uzņēmums to aizmirsa, neatbrīvos Polijas darba aģentūru no kaut kādiem pienākumiem. Kā notiek šī informācijas apmaiņā? Tam visam vajadzētu būt ietvertam pakalpojumu līgumā starp šīm aģentūrām. Un mūsu gadījumā ir ļoti svarīgi, lai šie pagaidu darba aģentūru darbinieki vienmēr zina un patur prātā, kas ir viņu darba devējs. Šeit ir ļoti daudz, diemžēl, piemērošanas problēmu. Problēmas ir saistītas ar to, kā netiek sniegta informācija darbiniekam, vai informācija tiek sniegta darbiniekam neskaidrā valodā. Mēs runājam, piemēram, Polijā līgums ir poļu valodā, nevis Ukrainas vai Moldovas valodā. Darbinieks nesaprot, ko paraksta. Attiecīgi Latvijā darbinieks domā, ka ir Latvijas uzņēmums darba devējs un dokumentu nav, un zūd arī šī saikne. Un kamēr bieži vien mūsu valsts darba inspekcija cenšas saprast, kurš tad ir šis darba devējs par saviem kanāliem. Darbinieks bieži vien jau pārnosūtīts uz otru valsti, un tad viņu ir grūtāk sameklēt. Tāpēc visā Eiropas Savienībā konkrēti šī ķēdes norīkošana un pārnorīkošana ir atzīta par vienu no tādām lielākajām problēmām. Šeit ir daži papildus materiāli, ko var palasīt arī, piemēram, par ēdināšanas izdevumu kompensāciju, tīri, lai izprastu filozofiju, kāpēc tas ir svarīgi, kāpēc tas ir vajadzīgs, kāpēc tā nav darba samaksa. Un arī, ja kādreiz ir vajadzīgs kaut kāds
atsauce par to, vai šī ir norīkošana vai nav norīkošana, vienmēr arī var paskatīties darba likuma komentāros. Jā, pēdējā versija 20. gada, un kā jūs droši vien redzat, jaunie noteikumi ir stājušies spēkā 21. gadā, bet tiesiskais regulējums un izpratne par to, kā mēs identificējam, vai šī ir norīkošana vai nav, tie joprojām ir spēkā un ir saistoši, un uz tiem var paskatīties darba likuma komentāros. Tā, es arī redzu, ka es norunāju gandrīz 50 minūtes, un uz šo brīdi es tad saku jums paldies. Tas ir īsumā. Mēs apskatījām galvenās darbinieka tiesības par to, kas ir jāsaprot, ja darbinieks dodas no Latvijas uz citu valsti, kādas ir galvenās šo darba devēja pienākumu un attiecīgi darbinieku tiesību grupas. Bišķīt pieskārāmies arī pagaidu darba aģentūrām. Mēs neskatījāmies darba devēja pienākumus saņemot šos darbiniekus Latvijā, jo es pieļauju, ka tas mūsu šodienas auditorija nav tik saistoši. Bet es būšu priecīga arī atbildēt uz dažādiem jūsu jautājumiem, lai paskatītos, cik labi mēs šo tiesisko regulējumu izprotam. Tā. Jā, Natāļa, liels paldies! Jautājumi vispār ir ļoti daudz, Wow. un tie nav visi. Bet es redzu, ka tos kolēģis esam sarakstījuši lielākoties mēs ar Kasparu, bet es droši gribu mudināt arī pārējos, kā teikt, jo bieži vien jau jautājumi rodas tādā diskusijā, uzdodot citus jautājumus un saņemot atbildes. Visi klātesošie lūdzu droši rakstiet savus jautājumus čatā vai droši ceļiet roku vai tādā pārtraukuma brīdī tos uzdodiet, bet kamēr tiek saņemta drosme un apkopotas domas, es tad varbūt sākšu ar tiem pirmajiem jautājumiem, kas mums ir. Natāļa, tu minēji, ka tātad šī norīkošana, nosūtīšana, tad ja ir šis tieši pakalpojuma līgums. Un tad ir jautājums, ko darīt, kā darbinieks var uzzināt, ka ir tieši pakalpojuma līgums, jo tu minēji, ka tas tikpat labi var būt preču pārdošanas līgums, tas ir tas primārais, bet kā darbiniekam zināt, ka tas ir pakalpojuma līgums? Es teikšu tā, ka man liekas, pašam darbiniekam ir diezgan grūti šo izprast, ja vien nav palīdzības no Latvijas, piemēram, arotbiedrības vai arī vietējās arotbiedrības. Visdrīzāk darbinieks vienkārši var pats piemērot šo schēmu, ja tāds checklist, ko es minēju, ka es dodos uz ārvalstīm. Tas, ko es daru, ir priekš otra uzņēmuma, kas ir reģistrēts otrā valstī, un es pildu savus darba pienākumus. Un tātad šeit jau var saprast, ka notiek kaut kāds pakalpojums. Jā, darbiniekam visdrīzāk neviens un nekāds pakalpojuma līgumu neiedos, bet darbinieks var saprast, ka ir šīs pakalpojuma attiecības, un uz viņu tātad attiecās darbinieku norīkošanas prasības. Tālāk tas jau, protams, ir kaut kādas vietējās valsts darba inspekcijas uzdevums šo precizēt. Darba devējs var nesniegt atbildi, kā es redzu, kā to arī raksta Kaspars, bet faktiski, ko noteikti atbildētu Kaspars citā seminārā, ja darba devējs nesniedz atbildi un darbinieks prasa informāciju par savu norīkošanu, jūs redzējāt, ka viss 4. bloks ir speciāli paredzēts darbinieku informēšanai, tātad darbinieks izmanto savu likumisko tiesību, prasa informāciju, darbdevējs nesniedz atbildi, ko mēs darām, mēs ejam uz valsts darba inspekciju un apstrīdam to, ka darbdevējs nepilda noteikumu. Vai nekas par to pats arī tā atbildētu noteikti? Jā, un es varbūt arī, kas man pirmais nāk prātā, vēl papildinātu, ko darba devējs varētu teikt teorētiski saņemot šādu darbinieku pieprasījumu, ka šī ir konfidenciāla informācija vai ka tas ir komerc noslēpums, bet es gan gribētu teikt, ka tāda atruna būtu nekorekta, jo darbinieks jau neprasa konfidenciālu saturu vai komerc noslēpumu, proti līguma saturu. Šeit iet runa tikai par līguma priekšmetu, pareizi, un pēc būtības līguma priekšmets, vai tas ir pakalpojuma līgums, vai tas ir preču pārdošanas līgums, tas, būtībā nevar būt komerc noslēpums vai konfidenciāla informācija. Tu piekristu šādam domu gājienam?
Zini, es nebūtu droša, ka darbinieks var pieprasīt pašu starp uzņēmumu noslēgto pakalpojuma līguma Nē, tekstu. Un kādam, informācija, nē, jā, tikai tieši tā. informācija. Savukārt informāciju par savu samaksu, to jau paredz darba likums, ka darba devējiem ir jāinformē darbinieks, un darbinieks vienkārši īsteno šo viņam īpašo paredzēto tiesību. Darbinieks diez vai mēs varētu teikt, ka drīkst uzzināt, cik Latvijas uzņēmums saņem no Beļģijas uzņēmuma par saviem pakalpojumiem, bet par savu darba samaksu, attiecīgi, cik viņam pienākās par šo pakalpojumu sniegšanu norīkošanas laikā konkrēti viņam šīs tiesības ir, un tur darba devējs tiešām nevar izmantot nekādu klasificēto informāciju. Man tas komentārs vairāk bija par to situāciju, kad darbinieks vēlas noskaidrot, vai tas ir pakalpojuma līgums, un viņš vēršas pie darba devēja ar jautājumu, vai tu mani norīko starptautiska pakalpojuma sniegšanas ietvaros, proti, vai tev ir līgums par pakalpojumu tikai tik daudz, vai tas ir līgums par preču pārdošanu. Jā, es domāju, ka šāda tiesība darbiniekam noteikti ir uzzināt tātad savas norīkošanas dabu, precizēt sava komandējuma mērķi, pildīt darbu, jā, pildīt darba pienākumus, jo notiek pakalpojumu sniegšana, vai arī tas ir kaut kāds šis cits veids, mācīties vai piesaistīt uzņēmums klientiem, kā bija klientus. Un tad tas pierādīšanas pienākums, kāds būtu, kas būtu darbiniekam jāpierāda, kas būtu darba devēja jāpierāda? Šis ir ļoti labs jautājums. Man liekas, šī nav situācija, kur būtu apgrieztais pierādīšanas pienākums. Vismaz es kolēģi neatceros, ka šī ir tāda līdzīga prasība kā, piemēram, diskriminācijas jautājumos. Tāpēc šajā gadījumā es teiktu, ka darbiniekam jāizklāsta savs redzējums, ka konkrēti viņa skatījumā šī ir darba likuma 14. panta situācija, ka notiek darbinieku norīkošana un jāizklāsta visi fakti, kad ir brauciens uz ārvalstīm, pie kāda darba devēja viņš strādā un ka šī ir pakalpojuma sniegšana un attiecīgi šī ir darbinieku norīkošanas situācija. Bet ļoti labs jautājums arī par. Interesanti, ka šīs ir pirmo reizi jautājums tāds parādījies, jo es zinu no mūsu būvniecības nozares, un arī lakars, kuri autotransporta darbinieku norīkošanas jomā vairāk operē, no viņiem nebija nekad šāds jautājums. Tāpēc es pieļauju, ka viss bija skaidrs, kādu informāciju viņi izklāsta, lai pierādītu, kāda darba samaksa pienākas darbiniekam. Paldies. Kas par tev jautājums? Jā, varbūt papildinoši tīri, jo man pārsteidz, ka šāds jautājums ir pirmoreiz izskanējis. Jā, tiešām. No tā viedokļa, jo ņemot vērā, ka man pieredze vairāk ir tieši ceļot prasību tiesā, tad tas būtu pirmais, uz ko es baidītos, ka tiesa man paprasīs. Kā tu kā darbinieks vari pierādīt, ka tu esi nevis parastā komandējumā, bet tieši nosūtīšanā? Ņemot vērā, ka pierādīšanas nasta šajā situācijā ir tieši prasītājam, darbiniekam, kurš prasa, tad viņam arī būtu jānorāda to, ka tās attiecības starp darba devēju un pakalpojumu saņēmēju ir tieši tādas kā postinga gadījumā. Tāpēc es domāju, kāda būtu tie praktiskie risinājumi, lai darbinieks to var pierādīt. Ja darba devējs viņam pateiks, nav nekāds postings, man tev nekas no ārvalstu atlīdzības nav jāmaksā. Tāpēc visdrīzākais šajā gadījumā es ietu soli prasītu darba devējam. Otrs, ja man informāciju nesniegtu, tad es ceļot prasību tiesā lūgtu tiesu izprasīt pierādījumus, attiecīgos dokumentus. Bet tas, ko Nata pareizi arī pieminēja, ka darbiniekam tad jau aprakstā ir jābūt ļoti detalizētai informācijai ar konkrētu uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru, kurā vietā viņš ir strādājis, kādu konkrētu darbību veicis, lai pēc tam uz šīs informācijas pamata var arī tos dokumentus izprasīt. Absolūti, kas par pareizi, un šeit darbiniekam noteikti varētu palīdzēt vērsties arotbiedrībā, un šis, godīgi sakot, ir labs moments arī kā pārdot arotbiedrības, jo tikai vēršoties, piemēram, lakrā vai LBNA vai lauksaimniecībā, kuras mūsu varbūt tās nozares, kur ir vislielākais norīkošanu skaits varētu būt, ir iespēja kontaktēties ar otras valsts arotbiedrību vietējo, lai vairāk uzzinātu arī par šo uzņēmumu, ja tas ir nepieciešams.
Otrs svarīgs moments ir doties uz valsts darba inspekciju, jo valsts darba inspekcija caur savu IMI sistēmu arī ir iespējas dabūt kaut kādu informāciju, arī cik pienāktos darbiniekam, un kas, piemēram, darbinieks strādā kaut kādā lielajā būvobjektā, tad arī uzzināt vairāk par tiem uzņēmumiem, kā tur viss tiek organizēts. Jā. Paldies. Tā, mums, jā, ir skaņa ieslēgta. Mums tad tālāk ir nākamie jautājumi. Te noteikti runa iet par to vienlīdzīgu tiesību principu ievērošanu un tādu pašu nodarbinātības apstākļu nodrošināšanu. Un te ir jautājums par atpūtas laiku. Kādu tad atpūtas laiku piemērot, ja, piemēram, tajā citā valstī, uz kuru darbinieks ir norīkots, ir īsāks atpūtas laiks, savukārt atbilstoši Latvijas darba likumam garāks? Šis ir viens no interesantākiem jautājumiem piemērošanā. Paldies par šo jautājumu arī. Bija līdzīgs jautājums nesen arī tiesībās par to, ko darīt, ja darbiniekiem jāveic valsts ārvalstīs, ka tur ir svētku dienā, vai otrādi Latvijā būtu svētku dienā, tur ir jāstrādā, un otrādi tur ir svētku dienā, bet mūsu latvieši strādā. Ja mēs skatāmies teorētiski, ka mēs vienmēr nodrošinām darbiniekam labvēlīgāku noteikumu piemērošanu, tad tas nozīmē, ka mēs skatāmies tos noteikumus, kas ir labāki. Tātad, ja ir labāks atpūtas laiks tieši Latvijas regulējumā, tad darbdevējiem būtu jānodrošina atpūtas laiks pēc Latvijas tiesībām. Viens no interesantākiem piemērošanas jautājumiem ir, kā darba devējiem vispār aprēķināt to, ka ir ļoti dažādi noteikumi. Viens no viņiem labāks Latvijā, otrs ir labāks Beļģijā. Tur ikgadējais atvaļinājums, piemēram, garāks Beļģijā, bet tur ir īsāks darba laiks. Kur ir labāki procenti, piemēram, tur virsstundu piemaksa ir lielāka Latvijā, ja, nekā Beļģijā, kas visdrīzāk ir. Faktiski tas tiešām nozīmētu, ka darba devējiem jāiet cauri un jāpiemēro visur tie labākie noteikumi. Es neesmu dzirdējusi kaut kādu konkrētu piemēru, ka Latvijas darba devēji to darītu. Jo, man liekas, šeit ir jābūt tādai lielai kontrolei un jābūt arotbiedrības palīdzībai darbiniekam izprast abu valstu darba tiesības, ja, un saprast, ka tev pienāktos labvēlīgāki pēc kurās valsts tiesībām. Tas, protams, ir no tāda aspekta, kā tu saki, ja piemēro darbiniekam to normu, kas ir labvēlīgāka, bet vai te nevarētu skatīt no tā aspekta, kad, respektīvi, norīkojuma laikā, tad, kad darbinieks atrodas ārvalstī, tad piemēro tās valsts normatīvo regulējumu, savukārt tajos brīžos, kad darbinieks paliek strādāt tepat Latvijā, darba devēja labā, tad piemēro Latvijas likumu. Vai tāds risinājums arī būtu iespējams? Tur jau ieslēdzās vēl viens aspekts, ka ja latvietim piemēros Latvijas regulējumu, tas nozīmē, ka attiecībā pret tiem beļģiem, uz kurien viņš ir nosūtīts, tad sanāks tā, ka beļģim būs jāstrādā tik stundas, un latviets varēs iet 2 stundas ātrāk no darba projām. Jā, Kaspar, tas to nozīmēs. Tas nozīmē, ka mēs tiešām skatāmies, kurš noteikums ir labāks un to piemērojam. Skatāmies vienkārši. No Zviedrijas tiek nosūtīts kaut kāds speciālists eksperts, kura nav Latvijā, un tātad viņš no Zviedrijas augstas atlīdzības, koplīguma, pabalstiem tiek nosūtīts, uz Latvijas būvobjektu, un viņš ir kaut kāds specializēts arhitekts šeit Rail Baltica. Šajā gadījumā viņam nemaksās Latvijas minimālo algu un uz šo periodu neapturēs visus koplīguma labumus, kas viņam ir. Viņam turpinās nodrošināt visu pēc labākiem Zviedrijas tiesību aktiem. Tieši tāpat arī Latvijā, ja tik unikāli, lieliski mēs atklājam to, ka kaut kāda Latvijas darba likuma normas ir labākas par Beļģijas, Vācijas un Francijas tiesību normām, mums vajadzētu piemērot Latvijas regulējumu šim darbiniekam. Labi, paldies. Tā, nākamais jautājums bija par to svētku dienu apmaksu. Uz to jau tu attiecīgi tad arī atbildēji. Jā. Nākamais jautājums. Kā darbinieks var uzzināt, kāda samaksa ir citā valstī?
Par samaksu citā valstī, kā es minēju, mēs ejam uz linku, kuru es parādīju prezentācijā. Ja? Šajā linkā ir visu valstu nacionāli. Piemēram, pie Kaspara nāk darbinieks, kurš grib uzzināt par savu darba samaksu un zina, ka tiek norīkots uz Franciju. Mēs izvēlamies Francijas mājaslapu, un darbinieks saka, ka strādā, piemēram, gaļas pārstrādes nozarē vai būvniecības nozarē. Un mēs izvēlamies koplīgumu, kas ir attiecīgi būvniecībā vai gaļas pārstrāde būs droši vien lauksaimniecība vai pārtikas nozarē, un skatāmies, kas tajā ir paredzēts. Bieži vien kaut kas nebūs skaidrs, un šajā gadījumā obligāti jābūt kontaktiem no vietējiem sociālajiem partneriem, kur uzrakstīt un precizēt. Ja šo kontaktu nav, mēs ejam uz Latvijas attiecīgo nozari, ja tas ir dzelzceļš, ejam pie Gitas, būvniecība ejam pie Mārtiņa, tirzniecība ejam pie Mairas un lūdzam iedarbināt viņu kontaktus, lai šo uzzinātu. Tā kā šis algoritms būtu šāds. Labi, paldies. Tad nākamais par tāds precizējošais jautājums. Tātad, ja mēs runājam par pakalpojumu sniegšanu ar šo starptautisko elementu, tad tā būs norīkošana. Savukārt, ja runa ir par preces pārdošanu, tad tā nebūs norīkošana. Nē, jo šis ir cits moments, mēs tikai pārdevām preci un, nezinu, piemēram, darbinieks devās komandējumā, lai piegādātu šo preci, piemēram, aizvestu, parakstītu visus dokumentus, nezinu, paskaidrotu, piemēram, tam pircējam, kā tiek lietota šī prece, un šī ir daļa no pirkuma pārdevuma līguma. Savukārt, ja, piemēram, mēs pārdodam preci, un šo preci ir nepieciešams uzstādīt, instalēt, palaist, un tas vietējais uzņēmums Francijā vai Beļģijā, kurš ir nopircis no Latvijas šo preci, viņš faktiski var šo pakalpojumu saņemt no vietējā, ja, piesaistīt vietēju uzņēmumu, kas viņam instalēs un uzliks. Viņš domā, nē, man ir izdevīgāk paņemt Latvijas uzņēmumu, tas ir lētāks. Nu, mēs redzam, ka šis jau ir pakalpojuma moments, tas vairs nav tikai preces pirkšana, pārdošana, un tad šeit ieslēdzās jau darbinieku norīkošana par tām dienām, kad šīs pakalpojums tiek sniegts. Jā, respektīvi tā tad, ja es pareizi sapratu, ja tiek pārdota tikai prece, tad tā nebūs norīkošana, bet tajā brīdī, ja parādās kaut kāds pakalpojums sniegšanas elements, neatkarīgi no tā, vai tā samaksa par to pakalpojumu, nu, piemēram, uzstādīšanu, ir atsevišķi izdalīta vai nav atsevišķi izdalīta, viņa principā skaitīsies kā pakalpojums sniegšana, attiecīgi būs norīkojums. Šī, Gita, ir ārkārtīgi labs jautājums, un es uztaisīšu tiltiņu mūsu nākamajam webināram ar valsts ieņēmumu dienestu, kura Elbas plāno neliela reklāma. Viens no jautājumiem, kurus mēs tieši uzdevām, ir šīs pakalpojuma līguma esamība, jo valsts ieņēmumu dienestam bija interesanta interpretācija, ka viņi meklē dokumentu. Dokuments ir norīkošana, dokumenta nav norīkošana. Un ar viņiem šis ir jāprecizē, ko viņi dara gadījumos, kad ir skaidri redzams, ka šī faktiski ir norīkošana, bet šīs juridisks dokuments, papīrs neeksistē. To mēs jautājumu viņiem uzdosim un ar viņiem arī atsevišķi runāsim. Paldies! Vēl tādi precizējoši jautājumi, lai mūsu klausītāji neapjūk. Postings. Nosūtīšana, norīkošana, jā, tas ir viens un tas pats. Pareizi, Gita, tas ir absolūti viens un tas pats. Ir jocīgi tas, ka ir tāda direktīva, kurā Latvijas oficiālajā tulkojumā, ja, ir lietots viens jēdziens. Savukārt darba likumā ir izmantots otrs jēdziens. Vienā ir norīkošana, otrā ir nosūtīšana. Un tas ir absolūti viens un tas pats. Un es saprotu arī, ka mēs diezgan daudz apjukuma bija pašā sākumā. Jo es šo precizēju, jo mēs visi lietojām šeit diskutējot un atbildot un uzdodot jautājumus dažādus šos terminus. Jā, tev taisnība. Tad vēl runājot... Tātad runājot par pašu to pamatu, ja ir šis te pakalpojumu līgums, tu teici par atlīdzību, un bija interesanti dzirdēt, un es tev pilnīgi piekrītu, ka līgums jau civiltiesiski var būt arī mutisks līgums, kas beigās apstiprinās ar pieņemšanas nodošanas aktu vai ar
pavadzīme, kas tiek apmaksāta, rēķina, kas tiek apmaksāta, tad, kur parādās šis te atlīdzības elements. Bet kā būtu situācijā, ja ir šis te pakalpojumu līgums, bet nav tāds tiešais apmaksas elements, pieņemsim, ka otrs uzņēmums sniedz pretpakalpojumu pretī. Kā būtu tādos gadījumos, tavuprāt? Šis ir ļoti interesants jautājums, Gita. Šeit mēs atgriežamies pie pašas vispār darbinieku norīkošanas būtības. Būtība ir novērst tā saucamo sociālo dempingu. Jeb to, ka manā valstī ir labi dzīvošanas standarti, labi darba noteikumi, garantijas darbiniekiem, bet man tas maksā dārgi. Un, lai es optimizētu savus izdevumus, kā bieži vien saka darba devēji, es piesaistīšu ārvalstu lētākus darbiniekus, kuriem ir daudz zemāki standarti, un viņi gatavi strādāt, nezinu, par trešdaļu mazāk, piemēram. Un šādā gadījumā iedarbinās situācija, tās saucamais sociālais dempings, ka mēs piesaistam lētākus, un pēc tam darbiniekus ar pagaidu darba aģentūrām no Filipīnām, kur ir vēl lētāk, un izmantojam vēl citus apiešanas mehānismus. Lai šo novērstu, ir viss šis tiesiskais regulējums un prasības maksāt vietējo atlīdzību. Tā situācija, kurā, piemēram, nav atlīdzības, piemēram, man grūti to iedomāties, bet ir viens uzņēmums dāvina otram uzņēmumam kaut ko aiz ļoti labās sirds, ja? Šeit jau īsti nav šis sociālais dempings tādā gadījumā, ja? Jo viņi nekonkurē, un šis nav tāds gadījums manā skatījumā. Un tas, ko tu saki, pakalpojums pret pakalpojumu, te arī jāskatās, tātad uzņēmums faktiski neizmanto kaut kādu lētāku darba spēku. Tur jāskatās šī daba, šīs moments, ja? Un man liekas, ir jāsāk no šīs filozofijas, atbildot uz šo jautājumu. Jā, piekrītu. Paldies. Kas par tev jautājums? Jā, man bija diezgan sen jautājums. Es domāju par to rakstveida formu tieši tā, ka civil likums neparedz, ka ir jābūt rakstveidā pakalpojumu līgumiem. Un tad es aizdomājos, ko es gribēju teikt, un vairs īsti gandrīz jau pat neatceros. Bet, ja runājam nopietni, tad tas vienkārši man uzvedināja vēl jau vairāk tajā aspektā, kāda ir problēma prasītājam un cik liela ir šī nasta savākt visus pierādījumus, lai numur 1 identificētu pakalpojumu sniegšanu, numur 2 identificētu atlīdzības saņemšanu. Tad šajā gadījumā tas, par ko es aizdomājos, ka darbiniekam vajadzētu izdomāt kādu ļoti viltīgu jautājumu darba devējam, ar kuru viņš vēršās un prasa, vai gadījumā, piemēram, tas, ko es šobrīd daru, vai atbilst šādām te pazīmēm, un tad atkarībā no tā, kāda ir darba devēja atbilde, tad jau tālāk varētu arī lemt par turpmāko rīcību. Piemēram, uzdodot jautājumu nevis vai cik tev ir samaksājis, piemēram, konkrētais darba devējs, bet, piemēram, vai par manu pakalpojumu, vai par to, ko es daru Beļģijā, darba devējs ir saņēmis kaut kādu tiešu atlīdzību vai netiešu atlīdzību, te varētu izslēgt to bartera risku, jo barters jau bez būtības arī ir savu veidu norēķins. Savu veidu atlīdzību saņem. Es tev maksāju tādā veidā, tu man iedod pretī pakalpojumu, nevis mēs norēķinamies naudā. Līdz ar to, jā, tas man uzvedināja, ka ir jāpadomā no darbinieku pozīcijas, kā šo veiksmīgāk noskaidrot. Kas par ļoti labs komentārs arī gan par barteri, gan par civilu likumu. Man liekas, tas būs nedaudz vieglāk būvniecības jomā, jo visdrīzāk šīs attiecības notiks kaut kāda būvobjekta ietvaros. Un šajā būvobjektā vienmēr ir kāds ģenerāla uzņēmējs, kuram ir viss saraksts ar viņu pakalpojumu sniedzējiem apakšu uzņēmēju ķēdē. Un vienmēr var vērsties pie šī ģenerāla uzņēmēja, lai uzzinātu, ko dara šīs Latvijas uzņēmums šajā ķēdē. Tas vienmēr būs pakalpojums. Tie uzņēmumi tāpat būvobjektā nekad neparādās. Tieši tas pats būs arī, nevis tieši tas pats, bet tas varētu būt nedaudz grūtāk transporta nozarei, jo viņam ir specifisks regulējums par kabotāžu. Kabotāžu tie ir gadījumi, kad Latvijas, piemēram, kravas mašīna vairākus mēnešus sniedz pakalpojumus jau
nevis vienkārši piegādājot preces no Latvijas tur uz Franciju un braucot atpakaļ, bet jau starp valstīm no Nīderlandes piegādā preces uz Vāciju, no Vācijas tagad uz Poliju. Tā ir kabotāža un šī ir pakalpojuma sniegšana un arī skaidra darbinieku norīkošana. Un šajos gadījumos var būt darbiniekam grūtāk vispār izsekot, kā ir saslēgti šie līgumi un pakalpojumi starp uzņēmumiem un izsekot tām schēmām. Un tur es teiktu, ka jau caur valsts darba inspekciju noteikti. Paldies, Natu. Vēl tad mums daži jautājumi palikuši. Jā. Tu minēji, ka šis te norīkošanas gadījums būs tad, ja cilvēks fiziski dodas uz ārvalstīm. Bet kā ir gadījumā, ja tiek sniegts šis starptautiskais pakalpojums un darbinieks paliek mājās un sniedz šo pakalpojumu attālināti? Šajā gadījumā, es pieminēju vienu tiesas spriedumu, tad šajā gadījumā faktiski netiek atzīts, ka šī ir darbinieku norīkošana. Man tas liekas arī nedaudz jocīgi, jo faktiski es esmu, piemēram, Francijas uzņēmums, un es vēlos saņemt kaut kādus, piemēram, reklāmas pakalpojumus, ja, kurš man saražos labāko logo. Ja. Un šo logo man var izveidot un dizainēt uzņēmums Francijā, ja, kur es par to samaksāšu nosacīti 1000 eiro, un tad ir kāds uzņēmums Latvijā talantīgi dizaineri startupā, kuri man šo pakalpojumu izstrādās pa 500 eiro. Un visi šie pakalpojumi notiek attālināti. Un man liekas, ka šajā gadījumā vienalga ieslēdzās tā saucamais sociālais dempings, jo es turpmāk šos pakalpojumus arī meklēšu visu laiku tikai Baltijas valstīs, Rumānijā un Bulgārijā. Bet ja mēs runājam par iepriekšējām interpretācijām un tiesu praksi, tad faktiski tiesa vienmēr teica, ka jābūt labi pierādītai saiknei darbiniekam un šīs ārvalstu teritorijai, šim ārvalstu uzņēmumam. Un līdz ar to, ja darbinieki paliek mājās, tad šīs netiek uzskatīts par darbinieku norīkošanu, un darba samaksa arī nav jāgarantē otrā valstī. Darbinieki faktiski paliek vispār savas dārdzības apstākļiem. Bet tas jautājums, ko tu uzdod, Gita, ir ļoti labs, un man liekas, tā ir arī darbinieku norīkošanas interpretācijas nākotne, jo arvien vairāk šo pakalpojumu tiks outsourcēti uz citām valstīm. Vienkārši es pieļauju, ka līdz šim šī nebija lielā problēma, šādi intelektuālie pakalpojumi, jo lielākā problēma bija tādi pakalpojumi, kas nevar tikt sniegti attālināti, un mēs runājam par būvniecību. Mājas ir jābūvē tur, kur mājas ir. Faktiski visas šīs lauksaimniecības darbi, gaļas, zivju pārstrādes, ja, pārtikas kaut kāda ražošana un arī veselības aprūpe. Ja, tas ir īpaši tā ilgtermiņa aprūpe. Un tur tam momentam ir jābūt skaidram, ka cilvēks dodās fiziski veikt šo darbu ārvalstīs. Jā, un saki, un kā būtu tad vēl kādā tādā citā viegli iedomātā gadījumā, ka, piemēram, ir šī te norīkošana tādēļ, ka ir šis starptautiskais elements, bet tiek norīkots uz trešo valsti, uz Ameriku. Tu tā kā minēji, ka, ja es pareizi sapratu, ka tad neatiecas šis te normatīvais regulējums, jo tā vairs nav Eiropas Savienība un valsts, uz kur attiecas regulas un direktīvas, bet vai te tomēr, domājot par to, ka darbinieks ir darbinieks, viņš ir jāaizsargā, vai te kaut kā analoģija tomēr, kaut kāda līdzība nebūtu jāpiemēro, jo svarīgi jau to arī cilvēku aizsargāt, jo tā kā nostādīt darbinieku dažādās situācijās un pateikt, ka tev tas atalgojums būs aprēķināts atšķirīgi atkarībā no tā, vai tu tiec nosūtīts uz Ameriku vai uz Portugāli, vai tas ir ok? Tīri juridiski formāli pieejot, Gitu, darbinieku norīkošanas regulējums šajā gadījumā neieslēdzās, jo šī trešā valsts visdrīzāk pati paredzēs kaut kādus īpašus noteikumus nevis darbinieku, bet pakalpojumu saņemšanai savā valstī. Tieši tāpat kā arī Latvijā imigrācijas likumā arī ir savas prasības,
par to, ja uzņēmums var sniegt pakalpojumus. Piemēram, Ukrainas uzņēmums patiešo vēlas šeit sniegt pakalpojumus. Nevis darbinieki tiek nodarbināti uz darba līguma pie Latvijas darba devēja, bet tiek pieņemti pakalpojumu ietvaros. Un šīs prasības mums ir vēl lielākas nekā prasības par darbinieku norīkošanu, jo darbinieku norīkošanas gadījumā viņam būtu jāmaksā minimālā alga valstī vai nozarē, piemēram, atkarībā no būvniecības nozares ģenerāla vienošanās. Savukārt, ja tiek sniegt pakalpojums no trešās valsts uzņēmuma, tad tur ir arī valsts vidējā alga, vai vidējā alga nozarei ieslēdzās. Tātad vēl augstākas prasības. Un visdrīzāk ASV būs tieši tas pats. Ja mēs hipotētiski parunājam no darbinieku aizsardzības viedokļa, tad visdrīzāk Latvijas uzņēmums dosies pelnīt, nosacīt tur, kur maksā vairāk. Un tātad tas nozīmē, ka tās prasības un arī būs daudz lielākas darbiniekam, piemēram, ASV, kuru tu pieminēji. Ja atceries, piemēram, es vienreiz runāju par ASV, un toreiz prasīju arī ASV kolēģiem, tad viņiem ir prasības un diezgan stingras prasības, turklāt katrā štatā vēl ir savas prasības par šādu darbinieku pakalpojumu saņemšanu. Savukārt, ja mēs runājam par kaut kādu pakalpojumu sniegšanu uz valsti ar daudz mazākiem standartiem, mēs varam padomāt par Indiju, piemēram, vai par kaut kādu Bangladešu vai Mjanmu, ja mūsu uzņēmums tur dotos strādāt, tad diez vai mūsu darbinieks tur piekristu atteikties no savas Latvijas algas un doties tur strādāt, visdrīzāk darbinieks vienkārši nepiekritīs tādam darbam. Tāpēc te būs ļoti individuāli katrā gadījumā jāskatās un jāpētā otras valsts tiesību akti. Paldies. Mums ir uzdots jautājums par nodokļu nomaksas valstī, vai tu varēsi atbildēt, proti, vai nodokļu jāmaksā valstī, uz kuru darbinieks ir nosūtīts, ja nosūtījuma laiks pārsniedz 183 dienas gadā? Zane, es redzu, ka tas jautājums ir no tevis. Nodokļi ir ļoti plašs vispār jautājumu klāsts pie darbinieku norīkošanas, jo nodokļi ietver gan ienākuma nodokli, gan arī sociālās iemaksas. Jā. Un tur katra no grupām arī mainās. Jā, pēc 183. dienas, tā ir Eiropas Savienības sociālās drošības regulas, šīs noteikums tiešām mainās, bet ienākuma nodoklis vienalga paliks Latvijā. Tāpēc tur grāmatvežiem, es saprotu, ir tāds ļoti sarežģīts uzdevums aprēķināt, ka viena nodokļu grupa pēc 183 dienām tātad pāries vienai valstī, savukārt otra visdrīzāk vēl paliks Latvijā. Un tur es iemetīšu vēl sarežģītāku noteikumu, ka darbinieku norīkošanai ir tā saucamais nosacītais maksimālais termiņš vēl. Tas termiņš ir 12 mēneši vai ar īpašu atļauju 18 mēneši. Un tā būs katrā valstī. Un ko tas nozīmē? Tas nenozīmē, ka darbinieki jāsūta atpakaļ un vairs nedrīkst strādāt, bet pēc maksimāli 18 mēnešiem ieslēdzās pilnīgi visas darba tiesības, kuras piemēro darbiniekam. Un tur arī būs jāskatās pilnīgi cits regulējums. Tāpēc nodokļi ir ļoti, ļoti tāds savdabīgs vēl noteikums. Atgādināšu, ka pie darbinieku norīkošanas, un tas jāatcerās darbiniekiem, vienmēr jābūt A1 certifikātam, kas apliecina, kurā valstī tiek maksāti nodokļi. Tas atvieglo procesu. Jā. Paldies tev! Tā arī ir. Tu pārbaudīji pie Natāļas, vai zini pareizi? Jā, man īstenībā tā pieredze ir tāda, kad ir bijis, kad maksā Latvijā un pēc tam prasa Somija, paprasa, vai, teiksim, ja ir uz ilgstošu šādu nosūtīšanu. Un kad Somija prasa otrais maksāt, arī tur ir bijis, kad ir bijuši konflikti, kas jārisina. Tā kā, tas ir tāds ļoti, ļoti strīdīgs jautājums. Nevis strīdīgs, bet komplicēts, es teiktu. Tā situācija, ko tu saki, tieši tad, kad nav A1 certifikāta. Bet tagad arvien vairāk ir šobrīd Eiropas Savienības līmenī arī tiek izstrādāta vienotā deklarācijas forma, un tā vienmēr visos gadījumos prasīs arī A1 certifikātu. Es, piemēram, arī gribu pievērst uzmanību, ka Latvijā mums 1 gadu, arī pateicoties arotbiedrību iepriekšējiem spiedienam, darbojās elektroniskais darbinieku norīkošanas reģistrs.
Jo iepriekš, piemēram, ja uzņēmums gribēja nosūtīt darbiniekus uz Latviju, bija vienkārši jāsūta e-pasts valsts darba inspekcijai, un tad bija tāda Excel tabuliņa aptuveni. Bet tagad ir arī elektroniskais reģistrs, un arī tā forma ļoti skaidra, kas ir jāietver. Un tā ir arī citās valstīs. A1 certifikātam vajadzētu būt jau tādai obligātai prasībai. Tas A1 ir jābūt arī tad, ja ir zem 883 dienām vai tikai ja virs? Visos gadījumos tam vajadzētu būt, Gito. Lai ir A1 certifikāts apliecina, kur darbinieks ir nodokļu rezidents, kur par viņu tiks maksāti nodokļi. Sociālais nodoklis konkrēti. Sociālais, jā. Labi, Nevis ienākumi, bet sociālais tieši tā zina. Nu, un tad vēl pēdējie jautājumi mums palikuši. Natu, tu minēji, ka norīkošana ir arī tie saucamie personāla nomas gadījumi, kas ir pagaidu darba aģentūras. Vai mums jau Latvijā arī ir gana daudz pagaidu darba aģentūras, kuras, ja tā var teikt, iznomā darbiniekus, vai arī šajā te personāla nomas gadījumā ir jābūt šim te starptautiskajam elementam, un kā ir ar šo nosacījumu ievērošanu, ja tas iznomātais darbinieks tiek iznomāts tepat Latvijā? Ja darbinieks tiek iznomāts Latvijā, tu domā, ka darbinieks ir saņemts no citas valsts jau, ja? Nē, ja tas ir Latvijas pagaidu darba aģentūra, kur iznomā darbinieku Latvijā. Tātad Latvijas pagaidu darba aģentūra Manpower noslēdza līgumu ar darbinieku, un tad šo darbinieku nosūta uz lietotāju uzņēmumu tur Liepiņas. Jā, es atceros, kas ir Manpower? Manpower pagaidu darba aģentūra, man liekas, bija vismaz viena no tādām lielākajām, kur sevi prezentēja, ka tāda, kas ievēro visas noteikumus. Jā, tāds ir tas jautājums, vai uz viņu ir tā norīkošana? Nē, uz viņiem nekādīgi netiecās darbinieku norīkošana, tikai visi darba likuma panti par pagaidu darba spēka nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanu. Man ļoti patīk šīs garšas noteikumus. Uz viņiem ir tikai noteikumi nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi lietotāju uzņēmumā, kas ir tas, ko es minēju, nav skaidrs, kā to darbojās, jo, man liekas, neviens to nav pārbaudījis. Es vismaz neesmu dzirdējusi arī no mūsu dalību organizācijām, ka būtu pievērst tam uzmanību. Un otrs ir īpašs regulējums par darba samaksu starp norīkojumiem. Jā, viņam pat, ja darbiniekam beidzās viens lietotāju uzņēmums un viņš gaida norīkojumu uz otru lietotāju uzņēmumu, ir jāmaksā Latvijas minimālā alga. Bet 14. pants šajā gadījumā netiek iedarbināts. Ir jābūt elementam, ka šīs darbinieks dodās uz citu valsti. Tas diezgan liels haoss, bet kuru diezgan grūti kontrolēt, ir precīzi situācijas, ka darbiniekus iznomā ne tikai pagaidu darba aģentūra, kurai ir tātad licence, speciālā kontrole, un pievērš uzmanību, kā ar šo gadu šī kontrole ir ļoti nozīmīgi pastiprināta, par pagaidu darba aģentūrām. Bet lietotāju uzņēmums pats var vienkārši izīrēt tālāk šo darbinieku pakalpojumu sniegšanai faktiski. Un šī ir ļoti liela problēma, un notiek diskusijas, kā uzlabot šo kontroli, kā, piemēram, samazināt vispār ķēžu posmu skaitu arī šādos gadījumos. Tā kā atbildot uz tavu jautājumu īsi, nē. Latvijas ietvaros 14. pants un darbinieku norīkošana netiek iedarbināta. Un ar to arī nav. Jā, to es saprotu, bet tagad, kad tu pabeidzi tevis minētais gadījums, tu teici, ka tiek grūti kontrolēt, ka tos darbiniekus iznomā ne tikai tās pagaidu darba aģentūras, bet ka tie paši uzņēmumi, tad jau tas sanāk, ka tie uzņēmumi to dara bez licences. Principā tas ir likuma pārkāpums. Tieši tā. Un šis ir jautājums, ko arī Elbas, piemēram, gribētu celt. Šis gluži nav pārkāpums, jo tas īsti nav aizliegts. Jo tas, ka viņi šo pakalpojumu grib sniegt ar šo vienu izīrēto darbinieku tālāk, īsti nav tas pārkāpums. Bet tas ļoti būtiski nevis apgrūtina to procesu, vispār kā to izkontrolēt, kurš ir atbildīgs par ko, kurš ir sākotnējais darba devējs. Bieži vien šo lietotāju uzņēmumu izdomā. Šis uzņēmums, piemēram, ir fiktīvs, reģistrēts oficiāli, bet neveic nekādu ekonomisko darbību. Un šeit ir jābūt diezgan tādam labai sadarbībai starp valsts ieņēmumu dienestu, un
valsts darba inspekciju saprast, vai tas uzņēmums ir īsts, vai tā ir tikai pastkaste, kas ir izveidota speciāli, lai pārnosūtītu šos darbiniekus apkārt. Sapratu. Tātad, un atgriežoties pat pie šiem tiem nomas gadījumiem, tad, ja pagaidu darba aģentūra iznomā darbinieku uz ārvalstīm un starptautiskā pakalpojuma sniegšanas ietveros, un šis darbinieks arī fiziski dodas uz ārvalstīm, tad tā būs norīkošana. Un tad attiecībā uz viņu tad ieslēdzas visi šie te vienlīdzīgi apstākļu nodrošināšana, un tā tad ir gan šī te darba samaksa jānodrošina, gan darba apstākļi, darba laiks, atpūtas laiks un, pilna pakete. Pilna pakete vēl vairāk nekā parastajam norīkotiem darbiniekam ieslēdzās pilnīga vienlīdzīga attieksme. Un, kā es saku, diemžēl par šo nav pētījumu un kontroles, kā to vispār pārbauda, jo to labāk pārbauda valstīs, kurās ir arotbiedrība, nozares arotbiedrība, kas ir speciāli pagaidu darba aģentūras darbiniekiem. Viņi kaut kā kontrolē. Bet tādu īpašu nozares arotbiedrību ļoti maz, tāpēc tas kontroles arī ir maz. Un es pievēršu uzmanību, par ko man liekas, ir savādāka izpratne vidam, ka darbinieku noma ir pakalpojums. Tas ir pakalpojuma veids pats par sevi. Un saki, tātad, ja ir jānodrošina vienlīdzīga darba samaksa, tad kam un kā pārbaudīt, nokontrolēt, ka tam iznomātajam darbiniekam maksā tieši tikpat daudz, kā tā nomnieka darbinieks saņem tur tajā citā valstī, kurš turpat uz vietas ir nodarbināts? Perfekts jautājums, Gita. Tieši tāpēc arī ir šī jaunā direktīva par vienlīdzīgu un caurspīdīgu darba samaksu, kas precizē darbinieku un arotbiedrību tiesības pieprasīt informāciju. Pašam darbiniekam būs ļoti grūti, piemēram, uzzināt oficiāli, dabūt papīru, cik saņem viņa amata darbinieki šajā uzņēmumā. Ja? Es, piemēram, mani nosūtīja uz Poliju, es strādāju Varšavā gaļas pārstrādes rūpnīcā, un kafijas pauzē es dzirdu no kolēģiem, ka viņi saņem vairāk, vai arī es kaut kā redzu pēc viņu ienākumiem, ka viņi saņem vairāk un var vairāk atļauties. Un man rodas aizdomas, ka man maksā tur 10 eiro stundā, bet viņi patiesībā saņem, piemēram, 20 eiro stundā. Vai arī kāds izpļāpājas un pastāsta, ka viņi saņem 20 eiro stundā. Bet kā es to varu pārbaudīt? Es esmu ārvalstu darbinieks, bieži vien bez valodas prasmēm, ja, lai pienāktu pie šī Polijas Varšavas darba devēja un palūgtu man tagad izsniegt šī otrā darbinieka darba līguma punktu par to, cik viņam ir pienākas šī darba samaksa. Šo noteikumu atvieglot moments droši vien, ja uzņēmuma ir koplīgums, kas paredz vismaz to minimālo algu, ja, tad es zinu, ka man nevar būt mazāk par šo. Bet tas nenozīmē, piemēram, to, ka viņam pienākas kaut kādi īpašie lojalitātes bonusi, ja, vai īpašas transporta kompensācijas, vai speciāli kaut kādi kuponi ēdināšanai, ja, kas man arī vajadzētu būt kā pēc vienlīdzīgas darba samaksas. Bet kā es to varu uzzināt, tas ir labs jautājums. Jābūt vismaz koplīgumam un darbiniekam, jābūt informāciju par šo koplīgumu, jābūt arotbiedrībai. Ja šo abu nav, mums faktiski paliek tikai patreiz valsts darba inspekcija, un mēs gaidām, ka iestrādās šo arī direktīvu par caurspīdīgu darba samaksu, kas skaidri pateiks, ka nekāds GDPR, ka man ir tiesības uzzināt Jakuba samaksu manā rūpnīcā tieši tāpat kā tajā amatā, kur strādāju es. Jā, tad mēs runājam par Equal Pay Directive, vai ne? Tieši tā. Jā, tad es pie reizes gribu iemetināt nelielu reklāmu visiem klātesošiem. 15. novembris darba tiesību fórums, kur mēs tieši runāsim tostarp arī par šo te jauno direktīvu un tām prasībām, kas mūs visus sagaida. Bet vēl nedaudz paturpinot šo tavu tēmu, tu pati pieminēji šos te bonusus, tātad, piemēram, attiecībā uz darba samaksu ir skaidrs, ka ir jānodrošina vienlīdzīga tāda pati, kā teikt, darbiniekam, kurš ir uz nenoteiktu laiku noslēdzis darba līgumu ar to uzņēmumu, kuram tiek nosūtīts
nomātais Latvijas darbinieks, darbinieks, ja? jā. Bet kā ir ar tiem bonusiem? Nu, piemēram, mums mūsdienās tiek ļoti bieži piedāvāts veselības apdrošināšanas. Un, ja pieņemsim, tas ārvalsts uzņēmums saviem darbiniekiem izsniedz veselības apdrošināšanas polisi, tad arī tam nomātajam darbiniekam tāda pienākas, un kuram tad īsti ir pienākums to nodrošināt viņa īstajam darba devējam, kas ir Latvijas uzņēmums, vai tam uzņēmumam, kas atrodas ārvalstīs? Hipotētiski runāsim, ja, Gita? Jā. Tātad, pirmkārt, aģentūrai teorētiski ir jānodrošina veselības apdrošināšanas polise darbiniekam par visu laiku, kad darbinieks strādā šajā Francijas uzņēmumā. Ja? Tāpēc darbiniekam ir jābūt veselības apdrošināšanas polisei. Bet ļoti iespējams, ka šī apdrošināšanas polise, kas ir Francijas konkrētajā uzņēmumā, ir labāka, ja, piemēram, paredz, nezinu, plašākas rehabilitācijas iespējas vai vēl kaut ko. Nu, tad šajā gadījumā, ja darbinieks saņem, uzzina šo informāciju, ka vietēja apdrošināšanas polise ir labāka, darbiniekam ir tiesības prasīt, lai darba devējs nodrošina arī to, kas ir pāri. Var gadīties otrādi, ka Latvijas darbinieku veselības polise ir labāka nekā tā, kas saņem gaļas pārstrādes rūpnīcā, piemēram, darbinieki, vai neko nesaņem. Nekādu. Bet kuram tad īsti tā polise ir jānodrošina darba devējiem jau? To visu nodrošina darba devējiem. Jā, to nodrošina darba devējs un aģentūrai, tam uzņēmumam, kas darbinieku saņem, ir jābūt vismaz no direktīvas izrietošai prasībai informēt darba devēju par visiem darba apstākļiem uzņēmumā. Tāpat kā Latvijas lietotāju uzņēmumam jānosūta uz Polijas darba aģentūru informācija par to, kādi ir darba prasības, darba noteikumi konkrētajā uzņēmumā, lai darba devējs var tos jau pildīt. Okay, skaidrs. Un tad visbeidzot kas mums čatiņā darās? Divi mani jautājumi palikuši. Čatiņā mums ir divi Kaspara jautājumi, varbūt Kaspar, tu vari tos arī. Viens saistībā ar nelielu ģeogrāfijas zināšanu, atsveidzināšanu. Tad, kad pieminēja vārdu Amerika, tad es aizdomājos, uz ko tad attiecās. Tātad, Eiropas Savienība, tur mums vajadzētu zināt, ka Eiropas Savienības pilsoņiem, bet to, ka vēl klāt ir ekonomiskā zona nāk klāt. Es saprotu, ka tam ir Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Jā, un ir problēma ar Šveici šobrīd. Jā, bet par Šveici jautājums. Šveice ir problēma. Šveice neietilpst iekšā. Ar Šveice apturēja līgumu. Es varbūt nepareizo terminu lietošu apturēja, bet šobrīd Eiropas Savienības līmenī ir šī līguma pārskatīšana, jo Šveice atteicās pildīt, viņi negribēja. Un šobrīd ir ļoti smagas pārunas Eiropas Savienības līmenī, jo Šveice vēlas, kā līdzīgi kā Brexitā, visus bonusus no brīvās preču un pakalpojumu kustības, bet īsti nevēlas nodrošināt visu sociālo tiesību klāstu, ko Eiropas Savienības valstis saka, nē, ja ir viens, tad ir jābūt arī otram. Bet šīs pārunas burtiski šajās oktobra dienās notiek, tāpēc par Šveici nav skaidrs. Bet par pārējo, kas par Eiropas ekonomikas zonai, tur ir īpašie līgumi, jau Eiropas Savienības līmenī, un viņiem jābūt visam. Jā, un tad pēdējais, iespējams, tas pat izriet no paša sākuma, jo tad, kad jūs minējāt vārdus koplīgums, es tā sāku aizdomāties, bet un par to, kas ir jānodrošina sūtot uz citu valsti, jo es skatos darba likumā, tad nodrošināt tādas nodarbinātības darba apstākļus, kas atbilst attiecīgās valsts, piemēram, Beļģijas normatīvajiem aktiem, tātad visu to, kas ir rakstīts likumā. Jā, tiesībā. Ja tur būs polise, ja tur būs piemaksas prēmija, piemaksas dažāda veida, tās ir jānodrošina, vai koplīgumiem, kas atzīti par vispār saistošiem. Tas nozīmē, ka, ja tev ir uzņēmumā noslēgts kaut kāds koplīgums, bet tas nav vispār saistošs, tad tev jau tas nav jānodrošina. Absolūti. Jā, vienīgais mēs nerunājam par pagaidu darba aģentūru, kur ir noteikums par pilnīgu vienlīdzīgu attieksmi. Savukārt parastiem, tieši tā kā tu saki, jābūt vispār saistošam koplīgumam. Un tie ir redzami tajā mājaslapā, vai ne? Tie ir redzami, tiem ir jābūt redzamiem mājaslapā. Piemēram, Vācijas kontekstā ir ļoti sarežģīta izpratnes sistēma, jo viņiem ir 4 līmeņa koplīgumi, nacionālais, tad ir
Ir koplīgums, kas tikai pārēdz darba noteikumus, jā, piemēram, jābūt virsstundu piemaksai tādā apmērā. Un tad ir koplīgums par tarifiem, jā, un tad jau nozare, un tad viņi visi jāskata vēl kopsakarā savā starpā. Bet vēl viens nozīmīgs moments par dažām valstīm, piemēram, kā Vācija, viņiem ir arī federālie, piemēram, tādi teritoriālais koplīgums, kas attiecās uz visiem darba devējiem šajā, piemēram, teritorijā. Ja? Nu, tad tas arī ir savā ziņā vispār saistošs, kaut arī viņš ir kaut kā teritoriāli ierobežots. Okay. Paldies! Nu, ja vēl drīkst, vēl tādi man daži jautājumi, tagad klausoties Kasparu. Mēs tad par tām ārvalstīm runājām. Tu arī pieminēji tos gadījumus, ka tur mēdz norīkot uz citu valsti, un tā cita valsts norīko vēl uz kādu citu valsti, vēl uz kādu citu valsti. Jā. Bet tā vispār drīkst, nu, respektīvi, tad tas, ko tu stāstīji, tā ir tā sliktā praksa, kā notiek, vai tas ir pavisam legāli, ka norīko tam lietotājiem, un tad tas lietotājs norīko vēl tālāk uz citu valsti? Tas Gitu, diemžēl, ir legāli, jo šādu, nu, tas ir uzņēmēja darbības brīvība, tā ir brīvā pakalpojumu sniegšana, un tāpēc patreiz tas nav aizliegts, bet arotbiedrības turpina pievērst uzmanību, ka šāda prakse, to vajadzētu kaut kā aizliegt. Bet šobrīd bez izredzēm. Bija sapulce par pēdējās direktīvas piemērošanas problēmām, nu, nebija secinājuma, ka vajadzētu iet šajā virzienā, tāpēc patreiz tas vēl ir atļauts. Risinājums šai problēmai, nu, tam visam, ko es minēju, kad zūd saikne un nav skaidrs, kurš ir atbildīgs, ir tajā, ka visās valstīs ir jābūt pietiekami labām valsts darba inspekcijām, kuras ir negaidīti, skaidri pārbauda visus objektus, reaģē ļoti ātri, kamēr darbinieki nav aizbraukuši nekur, nav pazuduši un tālāk pārnosūtīti. Tas attiecas arī uz personāla nomas gadījumiem? Tas ir tieši personāla nomas gadījumā. Tas ir precīzi par šo, jo ir mazāka problēma, ja, piemēram, Latvijas uzņēmums saņem darbiniekus, piemēram, no Polijas, ja, kur ir skaidrs darba devējs, un tālāk jau šīs uzņēmums ar šo darbinieku dodās sniegt pakalpojumus. Tātad nevis iznomā darbinieku, bet pats sniedz pakalpojumus. Jo tad šīs uzņēmums skaitās apakš uzņēmēju ķēdē. Savukārt, ja no aģentūras mētā uz aģentūru, tad tur ļoti grūti slēpt, jo vienkārši starpība būtu tāda. Polijas pagaidu darba aģentūra nosūta uz kaut kādu mazu Latvijas pagaidu darba aģentūru, un tad viņi ne jau aģentūra sniedz būvniecības vai elektrības pakalpojumus, bet viņi vienkārši iesūta šo darbinieku uzreiz objektā, un viņš tur pilda kaut kādas pakalpojumus lietotāju, jau citā lietotāju uzņēmumā. Nu, tā ir tā specifika. Saki, darbinieks var kaut kādā veidā iebilst norīkošanai? Konkrētam uzņēmumu, attiecībā par uzņēmumu, attiecībā par valsti vai vispār faktu kā tādu, ka viņš tiek norīkots? Gitu, šeit mēs atgriežamies pie Latvijas tiesībām, jo šis jau būtu Latvijas tiesību interpretācijas moments. Un te ir jautājums, vai Latvijas darbinieks var atteikties doties komandējumā. Un ja mēs sakam, ka parastais Latvijas darbinieks var atteikties doties parastajā komandējumā, tad arī norīkošanā var nebraukt. Bieži vien ir gadījumi, kad darbinieku pieņem tīri ar mērķi tikai strādāt norīkošanā. Nu, Latvijas uzņēmums pats šeit, viņam nav ekonomiskās darbības, nav saslēgta līgumi, viss ir tikai uz ārvalstīm. Nu, tad tur vienkārši darbinieks neparaksta darba līgumu, dodās prom. Skaidrs. Nu, liels paldies! Es arī esmu šķiet izsmēlis savus jautājumus. Nu, pēdējā iespēja klātesošiem uzdot arī savus, bet ja tādu nav, Nataļa, saku tev lielu paldies, bija tiešām ļoti, ļoti interesanti, un varam atkārt tikai to, ka, kā parasti, jo dziļāk tu esi, jo vairāk jautājumu patiesībā, un ir joprojām situācijas, kuras ir interpretējamas, un gala vārds atkarīgs no daudziem apstākļiem. Tāpēc vēl ir tas teiciens, vēlns slēpjas detaļās, vai ne?
Un es par šīm detaļām pateicos jums, jo es pati pierakstīju sev vēl papētīt detalizētāk dažādus aspektus no piemērošanas jomās, tā kā man bija ļoti vērtīgi pašai. Paldies, Natāļa, liels paldies! Paldies Kasparam, paldies Zanei, paldies visiem, kas pieslēdzās. Vēlreiz atgādinu, šis webinārs tika ierakstīts un ieraksts nākamnedēļ tiks izsūtīts visām mūsu dalību organizācijām, kuras attiecīgi varēs padalīties ar saviem biedriem. Tā kā sekojam līdzi. Arī, dzēni, ja gadījumā jums, jūsu kolēģiem rodas kādi jautājumi, tēmas, par kurām jūs vēlētos, lai mēs norganizējam vēl kādu jaunu citu webināru, droši dodiet ziņu, rakstiet, reaģēsim, bet vēlreiz atgādinu, ka 15. novembrī mums būs darba tiesību fórums no 10 līdz 4 tiešsaistē. Ļoti interesants un tuvākā laikā nāksim klajā ar detalizētu programmu. Bet visādi citādi vēlreiz jums saku lielu paldies, veselību un lai foršas brīvdienas. Atā! Paldies!